Labdien! Šis ir tavs podcasts par izturības sportu. Mani sauc Jānis Mūsiņš, un es esmu Train to Win Endurance Coaching galvenais treneris un dibinātājs. Dargie draugi, mazs ātrs priekšvārds pirms jūs sākat klausīties podcastu ar Mārtiņu. Mēs šo podcastu rakstījām ar Mārtiņu publiskā vietā, kafejnīcā, kas izrādījās mazliet skaļāka nekā mēs bijām gaidījuši, un ar visu to, ka mēs nolīdām pašā stūrī un mēģinām izdarīt visu pēc tam postprodukšanā, lai tā skaņa būtu laba, ne visu mēs tur varējām dabūt ārā. Tā kā neņemiet ļaunā, saturu, brīnišķīgo saturu un saistošo sarunu tas nemaina. Viņi ir ļoti klausām, vienkārši pretēji tam, kā tas notiek parasti, jūs dzirdēsiet tomēr daudz ko, kas notiekās mums apkārt. Jauku jums klausīšanos. Labdien, dārgie draugi! Mārtiņ, labdien! Labdien! Mums ir šodien olimpiskais editions podkāstam, un es, lai jūs saprastu, kur mēs esam, mēs neesam Mārtiņš ir man blakus. Mēs esam kafejnīcā, Kalpē. Kafejnīca Sīnus, vienā no labākajām kafejnīcām. Var tā teikt, Kalpē? Jā, populārākajām noteikti. Tā, lai jūs saprastu, tie, kas ir bijuši, vai tie, kas nav bijuši, es visus aicinu apciemot Spāniju. Spānija ir lieliska vieta, kur pavadīt laiku uz riteņa. Un šī vietā, tīpaši jūs dzīvojat Kalpē, man liekas, var satikt viss. Šobrīd var tās vakarā, tā ir mazāk riteņbraucēji, bet diena, man liekas, tā ir riteņi nokrauts. Es, kad nācu iekšā, tas bija pulkstens kaut kādi 6 pāri bija. Tur bija 2 esforki stāvēja. Tā, man liekas, riteņbraucējs ļoti bieži. Mārtiņš tagad ir treniņu nometnes. Kurā nedēļā tu esi? 3. nedēļā. Tāda ir profesionālā sportista dzīve. Atrasties nometnēs. Mārtiņu notēru principā pēdējā diena, kad mēs to varējām izdarīt. Tā kā mums ir diezgan paveicies. Mēs ilgu laiku runājam par to, ka šo vajag, un tagad mēs beidzot esam līdz tam tikuši. Man gan jāsaka, ka man tas varētu būt. Es ilgi domāju par šo podcastu. Man ir grūti viņu nodīt, tāpēc, ka es kā Mārtiņa treneris, man ir jāmēģina spēlēt tagad un novadīt vai izdarīt tā, lai es pajautāju lietas arī, kuras es zinu, jo parasti es jautāju lietas īstenībā, kuras es nezinu, man tiešām viņas interesē. Bet tagad man viņas interesē, bet es vienkārši viņas zinu. Bet jebkurā gadījumā, Mārtiņ, es pirmkārt vēlreiz apsveikšu. Man liekas, ka no visas riteņbraukšanas saima tev ir debija olimpiskajās spēlēs. Vēlreiz jāuzsaka, tu esi pirmais no Baltijas, pareizi, jā? Jā, pirmais no Baltijas. Es esmu pārliecināts ne pēdējā olimpiādē, pirmajā no daudzajām. Un droši vien to es tā kā gribēju sākt, jā. Bišķiņi atskatoties uz tagad, kur olimpiāda pagājusi. Kā tev, priekš manis paša ir daudzas tādas atziņas pēc olimpiādas, bet tev kā sportistam izstāst, ko tas nozīmēja tur būt, tam iziet cauri un nezinu, cik ļoti īpašāk tas bija nekā kaut kādi citi starti vai citi gadi. Par cik mēs dzīvojam ārpus ciemata, man vispār liekas, ka visa olimpiāda ļoti ātri pagāja. Un jau tāda sajūta, ka tas ir bijis diezgan sen jau, kaut gan tas jau tik pāris mēnešus atpakaļ vien bija. Jā. Ko lai īsti saka, jā, tā rūgtuma sajūta kaut kāda ir palikusi no olimpiādas, bet jā, tā pieredze jau diezgan forši bija viss, un sarīkots viss bija skaisti. Droši vien, ka tev arī patika. Jo. Izbaudīja visu. Galda tenis ir īpaši, bet kas tas bija? Ar hokejs, jā. Jā, foodcourtu. Jā. Mums tiem, kas nezinu, vai es man liekas neatceros, bet Instagramā ieliku man ar Mārtiņu mehāniķi, ar Matēju. Mums bija duels, man liekas, kad vairāks, tur viss tā kā normālā sportiskajā pasākumā gāja līdz. Es biju pārsvīdis. Beigās, man liekas, mēs šķirāmies uz neizšķirtu, vienojāmies, ka vajag atkārtot turnīru. Bet bija forši. Bet Mārķis, zini kā, varbūt tās izstāsti, daudzi to nezin. Izstāsti, kas, tieši par olimpiādu runājot, izstāsti, kas notika
un kāpēc ir rūgtums? Skaidrs, ka mēs saprotam, kāpēc ir rūgtums dēļ vietas, bet izstāstīja, kas notika tajā konkā cilvēki, viņš to nezina droši vien. Jā, rūgtums tieši dēļ pozīcijas, finiša pozīcijas. Tā jau visādi citādi likās, ka biju diezgan labi sagatavojies olimpiādai, lai gan iepriekš bija tieši bijusi trauma. Jā, nebija tā, ka bija kādas sacensības pirms olimpiādas, kas varbūt arī pietrūka un varbūt kaut kādu nedaudz lielāku uztraukumu gūdē tā, ka es nebiju nekur startējis. Taču jā, jūtos labi, biju spēcīgs, pietrūka kaut kādas veiksmes mazliet mehāniski, trāpījās ķibeles un tad bija tā, ka beigās no tās 10. līdz 17. vietai bija pāris sekundes. Un, tā tomēr ir finišā starpībā. Tu esi 10. vai tu esi jau pie 20. Tāpēc tas rūgums ir palicis pēc olimpiādas. Jā. Bet klausies izstāstīja detaļās, kas bija tās tehniskās ķibeles. Un tā, lai man vēlreiz jāatgādina, es domāju, tas ir kā pašsaprotam, bet mountain bikes, cross ir baigi, tur tehniski ļoti tāds sarežģīts sporta veids, gan izpildījuma ziņā, gan tehniskā ekipējuma ziņā, bet tur īsi vai bez baigām detaļām, kur bija kreņķis? Bija tā, ka divreiz nokrita ķēde vienā un tajā pašā vietā, 2 aplis pēc kārtas, un tā trasa bija ļoti ātra, šaura. Varbūt ne tik ļoti tehniski, bet tas, ka bija šaura un bija grūti lielajā tempā panākt konkurences. Un, pirmo reizi nokrita ķēdi, domāju, labi, gadās tādas lietas. Noķēru priekšā esošo grupu atkal. Tiklīdz biju garām viņiem, tā nākamajā aplī atkal tieši tajā pašā vietā nokrita ķēde, un tad jau bija atkal jāatzinās pakaļ grupai. Tāpēc jūtos ļoti spēcīgs, bet ar to vien nepietiek. Jā. Es smējos tagad, tāpēc, ka smieklīgi, mēs šo visu esam Mārtiņu Kruščārs izrunājuši, bet publikai mēs varam teikt, kāpēc tev nokrita ķēde vai to iemeslu tu vari izskaidrot? Bija tā, ka uz olimpiādu bija jauni rati, jauns 3 stūrs rāmim, vai aizmugurējā daļa rāmja. Un tad nezinu, kas tur īsti bija beigās pa vainu. Sākumā es domāju, varbūt tā ir sakritība pēc pirmās reizes, bet, ja tas 2 reizes gadās vienā vietā, tad tā vairs nav sakritība. Laikam problēma vai bija račetā, kas ir zobartos ratā, kas atbrīvoja ķēdi, vai arī tieši 3 stūrī. Jā. Par to var tagad spriest, bet tas viss ir palicis tur un beidzies. Diemžēl, to laiku mēs neatdīsim apkārt, bet tā ir tas, ko man arī viens no jautājumiem, ko tur man zinoši cilvēki jautāja par tevi, un tagad visiem to var pateikt, tā ir daļa no tāda profesionālā sporta. Tev ir jābrauc ar ekipējumu, ko tev iedod, un bieži vien tas laiks, kurā tu viņu dabū, nav pietiekami liels, lai tu varētu visu novastēt. Jo zīmīgi vai jāpiezīmē tas, ka taviem abiem komandas biedriem, kas arī startēja olimpiādē, Janai un Gunāram. Jā, nē, Sašam. Jo Jāna laikam brauc ar cietastu, vai ne? Vai viņi brauc ar... Viņi brauc ar fulu, man liekas. To te īsti nezinu. Es neatceros vairāk, jā. Bet abiem diviem, gan Gunāram, gan Sašam arī meta to ķēdi nost tieši tajā pašā vietā, es pareizi atceros, vai ne? Jā, varētu tā būt, jā. Vismaz treniņā tā bija. Jā. Es cik atcerējos, es neesmu to statistiku pārbaudījis. Bija tā, ka jūs bijāt, otrā pārstāvētākā komanda olimpiādē. Pirmais bija Specialized, otrie bijāt jūs. Varētu būt pat līdzīgi bija. Jā, jo mēs Matei, man liekas, skaitījām, vai tik nebija tā, ka Specialized bija pa vienu cilvēku vairāk, bet katrā ziņā jūs bijāt ļoti augstu. Tas ir īstenībā arī tik krūtējā. Es domāju, ka es vēlreiz pats priekš sevis, man ļoti daudz arī tur visādi ārzemju draugi rakstīja pēc tam. Restīvi tas, ka mēs mazā Latvija nokļūstam lielajā olimpiādē sportā, kurš ir
nezinu, mēs varam teikt, Latvijā tādos vēl autiņos, tu tā kā esi tas, kas ir kā augšanas faktors tam visam pasākumam, un es ļoti ceru, ka cilvēki brauks vairāk un startēs tur, bet tas ir baigais panākums, manuprāt, un ja tā godīgi ir tā, ka es varbūt tās to nemaz tik ļoti neredzēju, es nezinu, vai tev tas bija savādāk, bet man katrā ziņā tā sapratne par to, ka mēs esam izdarījuši kaut ko lielu, nāc nevis tāpēc, ka es tā domāju, bet tāpēc, ka manis laikā kāds to teica, kad apsēst, wow, jūs tur tikāt līdz turienē, tu stāsti, brauc, Mārtiņš kaut kā tikām, jā, tā kā, es nezinu, tev bija līdzīgi, vai tev vēl projām tas tāds ir, kārtējais starts, kārtējais gads un... Nē, tas noteikti likās daļai varbūt nereāli. Jo zināju to, ka ir tikai viens starts, kas var nodrošināt šo vietu, un tas ir pasaules čempionāts, jo mums nav tāda iespēja, kā lielākām nācijām nopelnīt kādu vietu jau automātiski. Vienkārši viņiem tā ir atlase pēc tam, kuru viņi sūta, bet jā, mums tā vieta vienkārši jādabū. Un tādas ir tikai divas, un jā, viena no divām vietām dabūt nav viegli šajā sportā, vienās sacensībās. Jā. Bet, man jāsaka, ka ja mēs skatāmies tagad pārlecam bišķiņu uz gadu atpakaļ, tas iepriekšējais gads, kvalifikācijas gads bija, objektīvi droši vien labākais no rezultātu viedokļa, no rezultātu sacensību viedokļa. Bet šīs gads, kas ir tas, ko mēs noteikti varam atklāt, pasvītrot un kas dod liels cerības arī man kā trenerim uz nākotni, tas, ka šis gads no tādiem treniņu rezultātiem, no cipariem, aizvadītais gads, jāsaka, šis gads. Ir bijis ar atrāvienu labākais, kurš tev bijis. Un jā, tas, ko es varu pateikt, un kaut kur, manuprāt, es to teicu, kad olimpiādē tev bija viena no tas nekad nav tā, ka tas ir man jāatzīmē, ka sacensības vienmēr ir tāda diezgan sterila vide, bet ja šosejā ir tā, ka tu vari tos jaudas rekordus redzēt, viņi tev nāk, tad baika ir tā, ka tas ir ļoti atkarīgs no trases. Ir trases, kurās tu var uzrādīt labu rezultātu, un tev var būt diezgan tāda vidēja jauda priekš sevis. Tikai tāpēc, ka nav vietas, kur tu to jaudu var ielikt iekšā. Ja? Šī bija tāda trase noteikti, kas tā kā mazliet arī ļāva to jaudu tev tur parādīt. Bet jā, tajā brīdī tev bija viena no labākajiem cipriem, kā tev var bijuši. Tā kā, tas, kad tas desmitnieks, kā mēs jau abi runājām, bija tāds rokas stiepiena attālumā, tas bija žēl, jā. Bet, tas tāds, diemžēl, ir tas sports. Kā tu varētu noraksturot cilvēkiem olimpisko trastu, jo pieskāries tam visam, bet iedot tādu savu sportistu redzējumu. Par to es zinu, mums žurnālisti, tas, man liekas, viens no tādiem, kā jums trasta tā tālāk, un mēs tam jautājumiem atbildējām, es atceros, tas tāds man absolūti neierast praksē, kad raksta Matīs Timofejevs, ka veči mums vajag tur komentāru, davai tur. Un katru otro dienu to komentāru atkārto un it kā nekas nemainās. Bet jā, paskāt, ja kāds to ir palaids garām, izstāst, kāda bija trasa, arī pēc Gonkas īstenībā no tā Gonkas setup viedokļa, kā viņi attīstījās, jo viņi bija tāda, labi, es nelieku to vārdu smutē izstāst labāk no savu viedokļu. Trasa bija noteikti ļoti ātra, kad braucu uz testa sacensībām, tad trasa vēl bija mīksta, nebija piebraukta, tikko svaigi taisīta, bet tagad uz olimpiādi jau trasa bija sasēdusies ļoti cieta, nobērta ar šķembu. Ja uzlīst lietas, tad lai trasa turētos kopā un būtu braucama. Tā kā viss trasa šķembā ar negatīviem līkumiem, slidena ļoti ātra, tāpēc visu laiku sanāca braukt uz tādas robežiņas. Tas tāds, pie tā nedaudz jāpierod, jo tu visu laiku jūti, kā tu izslīdi nedaudz, bet, jāizslīd ir kontrolēti. Bet, vienreiz arī nokritu. Protams, to jau droši vien daudz tur piedzīvoja, kādu šļūcienu pa zemi. Jā. Bet, trasa pat cik ātra, tad skaidrs, ka visi iet tā liņu un no starta viss notiek, neviens nekur netiek pagaidīts, kā iet brauc. Un, protams, tad bija ļoti labi turēties varbūt kādā grupā nedaudz, jo bija daudz sekcijas, kur pie lielā ātrumā varēja dabūt aizvēju. It kā atpūsties, nosacīt atpūsties, bet ja gribējās pārcelties no grupas uz grupu, tad vienmēr bija jāgaida
īstais brīdis, jo nebija tā, ka jebkurā vietā aplī varēja aizbraukt prom no kāda vai piebraukt pie kāda. Lielam bija viens galvenais kāpums, un tad otrs bija nedaudz īsāks. Un pirmajā kāpumā jau varēja aizbraukt uz priekšu, kaut kur tad varēja, tad otrais kāpums bija tāds, kur vienmēr viss speciāls kājās, un likās iznāca no līkuma, un tikko starts iedots būtu, un pilna gāze visi iet augšā. Tā kā jā, baigi lielo fokusu vajadzēja sacensību laikā, jo grūti ir nofokusēties to, ka trases slideni tomēr nebrauc tā atbrīvojies. Es diezgan tāds saspringts uz laiku. Jā, jādomā līdz daudz. Tāpēc jā, bija svarīgi arī dzesēties, bija silts. Bija svarīgi jau, protams, iesildoties, visu izdarīt pareizi. Jā, tāds daudz komponents, kas bija jāsaliek kopā. Es teiktu, ka trasa bija noteikti citādāka nekā tas ir ierasts pasaules kausos. Kas varbūt no vienas puses bija interesanti, jo visiem tas bija kaut kas jauns. Jā, izstāsti par to, kāpēc tu aizslīdēji un vietu, kurā, jo, es tev no savas puses iedošu. Ir tā, ka tagad tu esi Gonkā un mēs bijām ar Mateju Fidzonā, ar Mārtiņu Mehāniķu. Mums ir lielais ekrāns, lielā ekrānā parasti tieši tāpēc, ka jūs televīzijā redzat, tur parasti rāda tikai priekšu. Ļoti reti, ka tā kamera rāda kaut ko aizmugurē, un tev principā ir nekāda informācija par to, kas notiekās trasē. Tu nezini, kas notiek. Un līdz ar to es arī to, ka Mārtiņš nokritis, mēs sapratām tikai, ka viņš brauc garām, un mēs redzējām, ka bija ikrs noskrāpēts, un tad mēs sapratām, ka visticamāk, tas kaut kur piegulēs. Bet man izstāsti, kur tas notika, un arī kāpēc tas notika, jo tas īstenībā ļoti raksturo arī to trasi. Jā, tas notika vienā no līkumiem, ātrā līkumā. Un izklājos tieši ģimenes priekšā, tā ka viss tika arī nofilmēts. Bet jā, nokrita tāpēc, ka līkumos bija tādas šauras risas, pa kurām bija jābrauc, un viņās bija jātrāpa precīzi. Es piebildīšu, tas bija kaut kāds 10-15 centimetri, kaut kā 20 varbūt tās iebraukts. Jā, kas bija tādas ātrās līnijas, un bija tā, ka vienkārši aizmutējies rats, netrāpīja risā un aizšķirot uz priekšu. Jā, tas ir tik vienkārši. Tas, diemžēl, ir daļa no tā sporta. Jā. Tas nepalīdzēja rezultātam, bet tā bija laikam jau pēc otrās ķēdes, kad to bija nokritis, man liekas, tu tieši mēģināji braukt atpakaļ. Tad es atceros, ka tas bija, ka tu biji jau 15. vietā pacēlies, jo vienā brīdī tu principā jau biji tur patās 15. un man liekas, jā, pareizi, pēc tam tu nokriti, tas bija priekšpēdējais aplis, manuprāt. Jā, kaut kur vairākas beigām tas arī bija. Jā, bet, labi, par rūgtumu mēs nerunāsim. Bija svarīgi to olimpiādi, piedzīvot. Es vēlreiz uzsvēršu, es ļoti ceru, ka tas ir daudziem ir kalpojis kā motivācija, un tu būsi bruģējis tādu, ceļu. Parādījis to, ka tu vari kaut ko izdarīt. Jo es vēlreiz uzsvēršu tas, ko es arī pats, droši vien, ka es īstenībā iespējams nevēl līdz galām tagad saprotu, ka tas, ko Mārtiņš izdarīja, patiesībā galīgi nav vienkārši. Tīri statistiski skatoties, jo pirms tam tie, kas neatcerās, es domāju, ka iepriekšējais tuvākais braucējs no Baltijas bija Mārtiņš Lo, vai ne? Jā, noteikti. Viņš bija arī tur vienu brīdi kaut kādos desmitniekos pie desmitniekiem brauca, bet tad kaut kā tas viss beidzās. Tā kā, principā Mārtiņš ir otrais no Baltijas, bet absolūti šobrīd veiksmīgākais. Tā kā es citu, to, ko es tev brīdim saku, un kā tas ir, es trenēju tur dažus igauņus lējušus, un visi tev seko, un visi, es atceros, man bija tieši pirms starta, man bija tur tāda laba vēlējuma jūra, kā reiz netik daudz īstenībā no latviešiem, kā no viņiem. Tā kā tas tāds ir forši apzināties, kad tu īstenībā palīdzi cilvēkiem redzēt to, ka tu vari kaut ko izdarīt ne tikai Latvijā. Jā, Mārča par nomedzi parunājot. Es domāju, cilvēki grib zināt, kā tu līdz turienei tiki un vispār, kur
kur tu esi tur, kur tu esi. Es tā startam iedošu tādus key metrikus. Tev šobrīd ir ap 930 stundām, treniņu stundām. Nu, ticamāk, ka mūsu grāmatvedība nav pilnīga, tāpēc, ka tur nav iekšā vai var nebūt viss. Tāpēc pieņemsim to, ka tev var ap 950 stundām, un ticamāk, ka gadu to varētu beigt ar tuvu pie 1000 stundām, ja ne 1000 stundām. Šobrīd 90,000 kilometri. Es domāju, ka tev vēl ir nepilns mēnesis līdz gada beigām. Varbūt tās tā kā Toms Kuņš laikam gribēja viņam cik 23,000 vai 30,000 laikam viņš gribēja sabraukt. Tev varbūt tās līdz tam 20 vajadzētu aizaugt. Pie kam, kas ir būtiski, tā ir tiešām būtiska atšķirība. Mārtiņš lielākoties trenējās tomēr ar baiku. Un lielākoties trenējās viens. Nu, ja tu paņem droši vien lielākoties, tā var teikt, jā? Es teiktu, vismaz 90%. Jā. Tāpēc tie 90,000 ir pa 90% nobraukt ar vienīti un abēku. Un šobrīd Mārtiņa nesezonā, viņas CTLs, tiem, kam ir treniņpīks, jūs varēsiet reflektēt, kur jūs esat nesezonā un kur Mārtiņš nesezonā. Viņam CTLs ir šobrīd 125. Tie, kas nesaprot, kas tas ir, iegooglējiet, pasteikties, tas ir tā ļoti vienkāršot izsakoties tas, cik daudz un regulāri jūs trenējaties. Bet izstāst, Mārtiņš, tagad, kāda ir bijusi tava nesezona un ko tu darīji tagad nometnē? Un kas tevi gaida pēc tam? Nu, vai es varēšu papilnāt to, kas gaida tev pēc tam? Pagaidām jau skrāju stundas uz to 1000 stundām. Jā. Vismaz tāda sajūta ir. Bet nē, šobrīd tiek vākta bāze. Un es teiktu ļoti daudz, vismaz pēc sajūtām. Nu, droši vien to jau treneris pateiks, daudz vai maz stundas. Nē, stundas ir daudz, jā. Nu, tu arī tev pagājušo nedēļu bija cik stundas, un mēs beidzām bija 32 stundas, jā. Nu, normāli Mārtiņiem ir tur 2 treniņi dienā, tas tāds diezgan ierasts grafiks. Mums tie visu dienu, principā, paiet treniņos. Pat šodien, citu tādu mazas piebildes, šodien bija vienīgā lietainā diena nedēļā, kas neatbrīvo Mārtiņu no treniņu dienas. Viņš mierīgi izbrauca, nesalīja, pateicoties lieliskai plānošanai. Bet, tas, kad līst Mārča brīvdiena, diemžēl, laikam tev nedod tā. Jo tas, ko es arī gribu pasīdot, tas mums jāsaprot, tas ir, protams, ka mēs nevaram, un es tagad negribu salīdzināt tavas stundas, amatieru stundām, bet tavas stundas ir kā darba daļa, un tu nevari izvēlēties, šodien lītu. Visticamāk, tu tāpatās būtu izbraucis 1 vai 2 treniņus, aizgājis uz zāli vai pavingrojis vai izskrējis, bet mēs nevaram atļauties tās treniņu dienas zaudēt. 32 stundas, tu esi šeit ar šoseinieku. Jā, pa ilgiem laikiem. Un kura bija tā diena, Mārtiņš? Es gribu, lai tu pasaki savu 200 km dienu, kur tu brauc viens ar vidējo ātrumu 30. Bišķi virs 30, varbūt nedaudz bija, bet, kalnainā diena. Un cik kāpu metru tev bija? Nedaudz virs 3000. Tad, tie, kas apmēram ir kādreiz rāpušies kalnos, tad 200 km, 3000 un vidējais ir 30. Vienam braucot. Tas tā, lai jūs saprastu, cik labam ir jābūt, lai tiku līdz olimpiādai. Mārķis izstāstīja, kāda bija tava nesezona, kā tu atpūties, ko tu darīji vai nedarīji, cik viņa gara bija? Kopumā jau laikam bija ap mēnesi. Precīzi nezinu, vai mēnesis, nedēļa. Bišķi mazāk, man liekas. Baigi nesteidzos atsākt trenēties, jo tiešām jāpaņem kaut kāda pauze, bija nedaudz. Tad iesākumā bija tas, ka 2 dienas bija mājās un aizlidoju uz Itāliju. Pabaudīt itāļu ēdienas. Vēl joprojām padzīvot siltumā nedaudz. Tā kā nedaudz, tāds kārtīgs turisms, nedaudz kultūru pabaudīt, kaut ko jaunu iepazīt, apskatīt, kas nesnāk sezonas laikā, jo, protams, skati jau vienmēr ir kaut kādi, bet nekur jau netiek piestāts. Tāpēc, šī tāda iespēja, kad var nesteidzoties no rīta pamosties,
izdomāt, kur ēst, kur kafejnīcu un jā, lēnām salikt dienu. Nav tā, ka būtu jādzīvo pēc plāna. Jā. Tas likās tāds galvenais, padzīvot to nesezonu bez jebkāda plāna. Tas ir, jā. Bet man jāsaka, ka tev bija ļoti iespaidīgs soļu skaits. Mēs kaut kad sarakstījāmies, man liekas, ka tu biji prom. Un es tieši paskatījos, tāpēc, tev 20,000. Un es tev biju tas... 20,000 šāds normāli, jā. Turismā. Tur tāds diezgan... piedošana. Restīvi, tas nebija tā all-inclusivā gulēt pie baseina. Jā, mēnesis Itālija, turisms un daudz soļu. Kas ir tava tāds ideālā nesezona? Restīvi, vai ideālā atpūta pēc sezonas, tā man jāatnes būtu? Noteikti turisms. It kā no vienas puses gribās būt mājās, bet no otras puses zini, tad, kad esi mājās, tad ir nākamie darbi. Tāpēc ceļojums ir tāda laba atpūta, lai tiešām nekas nebūtu jādara. Un tiešām var izveidināt galvu, atpūsties. Noscīt atpūsties, jo tie soļi savācās un kājas jau tāpat sāp no tās staigāšanas, bet vismaz mentāli atpūsties. Tev vismaz nav jādomā par to, ka tu varētu pabraukt ar riteni. Man jau liekas, ka visi jau zin, kā tas tāds, ka tev viņš ir blakus, un tā ir viena no lietām īstenībā, kas man kā trenerim patīk, ka tas ir ļoti labs mentālais tāds distractions, veids, kā tu vari atpūtināt savu galvu. Jā, galvenais ir aizbraukt uz vietu, kur nav riteņbraucēji, lai tu viņus arī neredzētu. Jā. Un tad arī tā sanāca, ka, man liekas, īstenībā riteņbraucēji neredzēja, tad arī vienā brīdī doma nebija par riteņbraukšanu. Jā. Klau par mentālo tādu, caur atpūtu pārējiem pie mentālā tāda sloga. Kā vai cik grūti, kā tev pašam šķiet, ko tev prasa šis darbs, sauksim to tā, kā tas ir. Restīvi, jo tas jautājums, tas, ko es gribu, lai tu atskaņo vai atbildi citiem, ir redzīt, kad ir tu kā amatieris uzēji starta līnijas. Visu, ko tu vari zaudēt vai iegūt, ir tikai tavs personīgais rezultāts. Tu nobrauc labi priekš sevis, uzsist sev pa plecu, tu vari, sadurties, nefinišēt, un gaidīt nākšanu. Tavā gadījumā, tā tomēr ir liela atbildība pret savu komandu, pret Riteņošanas federāciju, pret kaut kādiem cilvēkiem. Tas nav, manuprāt, arī es to kaut kur jūtu, redzu, bet tur iedod kaut kādu savu, redzējumu, kā tu, cik labi. Es nelikšu vārdus tā mutē. Man ir viedoklis par to, kā to tiec galā un kas vispār tas ir. Bet mentāla puse iedod mazliet tādu savu redzējumu, ko tev tas darbs prasa. Vai tas ir tik viegli, kā tas izstāst teļukā, ka tu nostājies uz starta līnijas, tu nokoncentrējies un viss šāviens tur? Nē, tā ir tikai patīkamā puse, kas ir pie televizora. Tas viss smagais darbs ir aiz tā visa. Un sacensības jau, ja tu esi labi sagatavojies, tad izbaudi. Ja tu neesi labi sagatavojies, tad tu visticamāk neizbaudi. Vienkārši tiec cauri smagai nedēļas nogalē. Bet tāpat ir savs spiediens no komandas, kaut kāds spiediens ir no pašam uz sevi kaut kāds spiediens, tur bija rezultātu, esi gatavojies, un, protams, nav jau tā, ka vienmēr viss ir skaisti un jauki, un tas rezultāts ir. Varbūt jūties labi, un rezultātu nav, un tad tu citreiz varbūt pazaudē kaut kādu pārliecību. Un, tas viss mentāli diezgan daudz paņem un apgrūtina. Un, protams, visi svarīgās sacensības, labi, varbūt mazāk svarīgas sacensības, tur tik traki, tas tur neiedragā, ja kaut kas nav labi vai kaut kas nav kārtībā, bet, ja tas kaut kas nav kārtībā, tur lielākās sacensībās, tad vienmēr galvu sanāk palauzīt kārtīgi, lai saliktu visu kopā un varētu tālāk vispār startēt. Tāpēc tā, ikdiena daudz paņem, jo jādomā vienmēr uz priekšu, nevienmēr ir
ritenis sagatavots, nevienmēr ir ēst uztaisīts, tad tas viss tomēr pašam jādara. Jādomā pa uzturu, jādomā, lai viss būtu gatavs treniņiem, pa pašu treniņu, lai viss pietiek, viss jāsarēķina ēdienu daudzumu, lai nekas netrūkst. Tāpēc ir ļoti daudz lietas saistām sacensībām tomēr. Jā, zin kā, no savas puses var piebilst to, ka tas, ko droši vien daudzi nezin, neredz, un tā nav, tas ir normāli, tā nav. Visi ieslēdz televizoru, skatās, kā tu nobrauc, bet es teiktu, tas, kas notiekās tagad šeit, lai arī īstenībā nometnes droši vien tā ir tāda relatīvi patīkama stēle, jo tur ir īpaši tagad tu visu kontrolē, un vai tagad tev ir kaut kāds supports līdzi, tas vienmēr padara lietas vieglāk, bet tā plānošana, kas iet iekšā sezonā, jo tas, ko mēs, un es atceros, kad mēs tev sākam strādāt, tā bija viena no tādām manām atziņām, vai kā es teicu, es arī to nerizināju, bet tu neredzi vai nesaproti, cik daudz tā iet iekšā tajā procesā, jo tev jāsaprot, kur tu brauks uz nometnēm, tev jānobuko vietas, kur tu dzīvosi, tev jānopērk avio biļetes, tev ir jāsaprot, kur tev būs mašīna, tev jāsaprot, kā tev tur tā loģistika veidosies, respektīvi tas mentāla investīcija tajā procesā, viņi ir tāda ļoti nopietna. Jā, tas nav. Jā, ieplānot uz priekšu sezonu ir diezgan pagroti. Zināt vienmēr, kur atradīsies mašīna, kur tu pieldosi, kur tu atstāsi mašīnu visām lietām. Tad tā diezgan uz priekšu aizdomā, lai varētu kaut cik atvieglot savu ceļošanu. Tas tomēr paņem ļoti daudz. Reiķini mums sanāk, katras sacensības notiek citā vietā. Katru nedēļas nogalu ir kaut kur jāpārlido, jāpārbrauc. Nav mums tā kā šosejā, varbūt tur steidžēs, kad tu vienā vietā vairāk noparkojies un tur startē vairākas dienas. Jā, tad mums tā braukāšana no vienas vietas uz nākošo ir. Jā, par to mentālo lietu bišķi atgriezos atpakaļ. Es kā tagad atceros to, un to droši vien kā, es nezinu, mēs tam nepieskārāmies, bet es kā tagad atceros, es skatījos Krants no Gonku, short race, es viņu skatījos pie Teļuka, es skatos, viss kārtībā, Mārķis ceļās uz priekšu, pēdējais aplis, vispār tur viss skaisti, tūlītās būs rezultāts, un es skatos, finišā viss brauc iekšā, bāc, uzvārdu Blūms, kā neredz, tā neredz, tur nebrauc, pēc tam viņš atbrauc, neatbrauc, kurš atbrauc, tur bija 3, tas laikam kaut kur. Jā, pēc 20 atbrauc. Jā. Restīvi, normāli tu būtu bijis 10, diezgan droši. Jā, ne pat augstāk, es neatceros vairāk. Viss bija labi. Un, es kā tagad atceros to savu emociju, un man īstenībā kā trenerim man ļoti, nevis nepatīk no pareizais vārds, bet man ir mentāli sarežģīti skatīties gonkus. Tāpēc, kad tu neko nevar ietekmēt. Ja es atceros, kad es braucu gonkus, tev ir tā, tev start šāviens, un tu paliec tajā savā kaut kādā mentālajā burbulī, un tu sāc domāt par tām lietām, kā braukt, kur bremzēt, pēc trajektorijas braukt. Tad, kad skaties no malas, tu to visu neredzi, respektīvi, tu esi tādā pasīvā novērotāja statusā. Un protams, tad, kad iet viss labi, un tad, kad tu redzi to labo rezultātu, tad viss ir kā skaisti. Un es atceros, es sēžu un es saprotu, ir kaut kādi sūdi ir notikuši. Es nezinu, kas tur ir, bet es saprotu, ka tas toči nav nekas labs. Un mēs beidzam skatīties, izslēdz ārā Teļuku, es tur nestos ne tās visas intervijas, es sēžu, telefons man ir rokās, un es gaidu, tagad man kāds zvanīs un stāstīs, kas notika. Es tajā gonkā tur, iespējams var izstāstīt, jo man liekas, tas parādījās Refa Instagram profilā, bet izstāst, kas tur bija. Tā bija vispār par to gonku kā tādu, jo man ir diezgan tāds, ja man ir rents, tad es varētu rentot par to posmu, lai es redzēju tikai no Teļuku, un es runāju ar tevi, ar Matēju par to visu, bet tā mēs bišķiņi varam pieskarties tam, cik ļoti šobrīd Warner Brothers, kas ir pārņēmis visu organizāciju no Red Bulla, mēģina izklaidēt publiku, diemžēl uz jūsu rēķinu. Jā. Ne tās īsti patīkamākās sacensības tās bija.
bija aizvadījis pirms tam īstenībā labu posmu beidzot Itālijā, kur viss bija normāli salicies. Bija labs rezultāts gan short race'ā, gan pamatsacensībās. Un jā, tiku līdz Crans-Montanai. Viss kā pēc plāna, viss labi. Trasa varbūt bija šoreiz nedaudz specifiskāk. Short race'am bija diezgan garš kāpums iekšā, asfaltēts. Un neko. Protams, kā jau viss short race, viss iet tālīn, 20 minūtes, pilna gāzē. Tad jau īstenībā jutos ļoti labi. Gan jau tā bija kaut kāda pārliecība jau no iepriekšējā pasaules kausa. Un startu paņēma normāli pa priekšu. Un jā, domāju, viss kārtībā, var braukt. Jūtos labi, viss kārtībā. Nobraucu 5 no 7 apļiem. Jā, priekšpēdējais aplis pienāk, tad sāks, protams, visas cīņas pa vietu. Un ātrumu lielāk, un, protams, tas fokus ar kaut kāds pazudis. Un vienā nobraucienā, labi, tas pat īsti nebija nobrauciens, bija uzreiz pēc nobrauciena. Vienkārši ne no kurienes likās kaut ko aizķer ar roku, un tā diezgan smagi, tā ka no trases izlidojas pretējo pusi. Un jā, roka īsti nekustās, un vēl viens aplis jābrauc. Saprotu, ka kaut kas jau nav labi. Pie stūres nevar pieķerties. Trasa nav īsti vieglākā, ko pabeigt izbraukt, bet jā, kaut kā savācos izbraukt trases līdz galam. Finišēju, kā jau teicu, pēc 20. pozīcijas. Un, protams, kaut kas jau nav labi. Aizbraukt, jā. Bija tā, ka aizbrauc pēc tam uz slimnīcu, uztais rengenu un saprot, jā, ka ir lausts kauliņš pirkstam. Un tad jau laikam sākās tā lielākā problēma. Lielākais mentālais pārbaudījums, jo mums priekšā bija olimpiāda. Tas bija, jā, lai uz kalendārā tas bija pēdējais starts, un īstenībā tas tieši tā kā Mārķis saka, viss līdz tam gāja. Ok, izņemot tur sezonas sākumu, bet tās gongas, es teiktu, tur bija viss jau bija tā kā tie zobratiņi jau leca pareizās vietās, visi sāk strādāt labi, rezultāts īstenībā tev bija labs arī. Es pat par spīti trasēs teiktu, visticamāk arī pamatgonga, ja mēs skatāmies kristāla bumbā, es domāju, ka tev būtu bijis ļoti labi. Jā. Tas bija, jā, mēs jau tieši skatos, ka mēs plānojam sezonu, mēs tieši runājam, ka būtu forši pirms olimpiādas, tomēr kaut kāds startu nobraukt, lai būtu, kur mazliet piešaut to kāju. Un tad bija tā, ka cik bija 4 nedēļas vai 3 nedēļas līdz olimpiādai, es neatceros. 3 minūtes. Varbūt, ka 4. Tieši 4 laikam. Nu, nekas daudz. Jā, un tu salauzi pirkstu, kurā tev jau bija stiepli, ne? Bet, jā, kur skrūve un stiepli. Tev ieliek, tu man liekas, man zvanīji no slimnīcas. Jā. Vai tā bija otrā reize, kad man es neatceros? Jā, tur jau viss ātri tika plānots kopā. Bija jāslēg galvas, ko darīs, ko nē. Ar Kaupi tika uzreiz kontaktējāmies un domājam, kāds plāns ātri jau jāliek, kas tur notiek. Bet, grūtāk jau bija ar to, ka nevarēja saprast, kas īsti ir, vai tad vajadzēs operāciju vai nevajadzēs. Jo tā kā Šveicē tur uztaisīja to rengenu, tad izties, ka tur jau nekā baigi nav. Mēs tam uztaisīja mājā nākošo rengenu, tad tur bija tā uz robežas, vai skrūvēs kopā, vai tomēr nē. Jau es saprastu, Mārtiņš izgāja no tās slimnīcas ārā ar ģipsu uz rokas. Jautājums par to braukt ar riteni ārā, tagad atkrita ar vārdu vispār, jā, kas nozīmē, man liekas, tās bija 4 nedēļas, jo pēc tam mēs vēl bijām augšā Francijā, Tiņēs, jā. Un tad tu saproti, ka tev ir sportā, kurā sēdēt uz riteņa, būt takās un tehniski justies komfortabli ir ļoti svarīgi. Tev vienkārši vienā brīdī tas viss tā kā izpaliek. Rezultātā, ja es pareizi atceros, tu man liekas nobrauci ar ģipsi kaut kādas nedēļas, vai nedēļu laikam, tu biji Latvijā, bišķi vairāk kā nedēļu. Uz guļstūras, uz riteņa, uz treneris ir mājās. Tā imperiāli papraktizē nedaudz. Jā. Paldies Tomam Alsbergam, kurš aizlienēja mums savu guļstūru. Jā, tas bija emergency, tāds absolūti nepieciešams pasākums, kas nodrošināja to, ka Mārķis tur varēja pabraukt. Un tad man liekas, tu uz riteņa sēdies tikai tad, kad mēs jau aizbraucām uz Augstkalnu.
Jā, tad bija pirmo reizi ārā uz riteņu vispār. Lai aizbraucot īstenībā, tur bija Francijas posms pa vidu, pasaules kausa. Tad es sapratu, ka es tur nebraukšu. Bet tur bija pirmā reize, kurš pamēģināja vispār uz riteņu ārā izbraukt. Jā, tas sākums bija tāds diezgan, es teiktu, bija baigi skābi. Tāpēc bija skaidrs, ka es teiktu, varbūt tās, ka citreiz, ir labāk tas tā kā kaut kādām 4. vietām un vēl kaut ko. Kad redzi, ka ja tu saprastu, ka viss ir slikti un tev vēl kaut kāds sliktums notiekās, tas ir nepaveicās. Šobrīd tā arī mana lielā skroba ir par to, ka tu redzi, saproti, ka viss iet baigi labi un tev vienkārši tur labīs roka ģipsī, braukt nevar. Un sākums bija tāds, ka tu brauci ar atvērtu dakšu, turoties, tā. Bija no viena roka brauc nobrauciens. Bet tikai pasauli, bet tāpat. Jā. Restīvi, pareizi. Visa nometne tur. Piņēs, restīvi, mēs nodzīvojam. Tad tu brauci pirmo reizi Latvijas čempionu. Mums bija ilgas diskusijas, atceros par to, ko darīt, ko nedarīt. Un tad, īstenībā pēc tās rokas, es teiktu, vienā brīdī mums tas lēmums nāca ļoti loģisks. No sākuma es domāju, ka viņi nav jāatbraukt. Un es teiktu, visticamāk, ja viss būtu gājis pēc plāna, Mārtiņš nebūtu atbraucis uz Latviju, mēs pat aizsno būtu devušies uz Franciju. Bet tā kā vajadzēja kaut kādu testu rokai un vispār saprast, ko uz tā riteņa viņš var izdarīt. Jo nevar būt, nes stulbi, bet ļoti riskanti vienkārši. Jo tas, kas arī, par ko mēs domājām un kas man bija galvā visu laiku, var jau, protams, ka tā ļoti ar vieglu roku pateikt, saspricēsim kaut kādas šprices, tagad brauksi, kaut kā sateiposim, bet tā problēma varētu būt tajā, ka mēs ziedojam tādu vidēju rezultātu olimpiādē, samainam par problēmām nākošajā gadā vai vairākos un iegūstam lielākas problēmas. Tāpēc mēs visu laiku balansējam uz tās robežas, lai tas, ko mēs darām, neietekmē negatīvi vai neatstāj sekas uz kaut kā tālāko laiku. Tāpēc mēs nolēmām, ka jābrauc uz Latvijas čempionu, tu beidzot, Mārtiņ, apsveic tev. Tā bija pirmā reize, kad bija XCO, short race. Jā, pirmā reize. Tā kā Mārtiņam beidzot bija abi krakli, gan short race, gan... Gan rīz jau nebija. Sev Microsoft gribēja, lai nestartē. Jā. Šis tad citi ir pareizi. Es pavisam aizmirsu. Šitā ir lieta, ko ir jāga izstāstīt. Tāpēc, ka šitā gadās reti, tagad tas notiek, tas ir stāsts, ko var stāstīt. Mēs ievadam iestāstīšu, mēs beidzam nometni. Mārtiņš atstāja mašīnu pie manis. Es ar viņu mašīnu mēs aizbraucām no Francijas uz lidostu Milānā. Jā. Un es dodos ar viņu busu atpakaļ. Tā loģistika bija saplānota tā, ka Mārtiņa mašīna paliek pie manis. Es tikmēr paliku Francijā. Un pēc viņa starta abos čempionātos es braucu uz Parīzi, mēs tiekamies tur. Pie manis palika laikam tavs ritenis, tur ratu pāri, tu principā aizlūs turien tikai vienu riteni. Jā. Mēs ar Mārtiņu šķiramies lidostā, viss forši, nekas neliecina par to, ka kaut kas ies ne tā. Es braucu, sāku braukt mājās, Mārtiņš zvana man, viņš saka, klausies, baigi daudz cilvēku, kaut kāda baigā rinda. Aizkavējās, bišķiņ uzreiz. Bišķiņ aizkavējās. Es neko, man jābrauc līdz mājām, bija, man liekas, 4 stundas vai ko. Es domāju, labi, es jau viņam saku, labi, paņem kaut ko paēd, gaida, gan jau viss būs labi. Tālāk Mārcis jau izstāstīja to, ko tu pieredzēji lidostā, jā, tas bija. Pirmais jau bija labākais, ka es izdomāju, jāpaņem jau loungeā jāapsēžās vismaz. Neko domāju, paēdīšu tur un tā jau varējuši doties lidmašīnā. Jā, bet ekrānā tik skaties lidojums, tur pārceļās pa stundu. Tur nākamajā reizē jau pa 2. Neko gaidīs. Saku, man vakarā lidojums izstāst baigi vēlu. Un tad jau tas pēdējais brīdis bija tas, kad pasties vienkārši ekrānā visu lidojumu nokancelē. Nekas te nenotiek. Jā, un tad jautrība sākās. Restīvi, tiem, kas neatcerās vai nezina, tā bija tā vienīgā reize, kad nobruka kurš tur bija kaut kāda Microsoftā kaut kādu vīrusu ielaidis.
un visa aviosatiksmes sistēma principā apstājās. Restīvi tajā brīdī, laikam, kad atbrauc uz lidostu, tas jau sāka notikt. Un par cik viņi nevarēja, laikam, es nezinu, kas tas bija, piereģistrēt tos cilvēkus vai... Jā, kaut kas tāds bija. Sākumā gribēju kaut ko manuāli, tur man tā liekas, ka tur nav variantu. Nereģistrēja. Un tas notika visā pasaulē, laikam, uz apmēram tām 24 stundām. Un es braucu mājās, ja mēs jau sazinājāmies tev, Mārtiņš saka, bāc cilvēku arvien vairāk. Un es atbraucu mājās, mēs jau sākām, laikam, domāt, ja pareizi, tas timelines bija tāds, ka tu atlidoji dienu pirms Latvijas čempionāta. Vai ne? Tā vajadzēja būt, jā. Tā vajadzēja būt, tad bija sākotnējais plāns. Tad mēs sākām plānot, kā tu vari aizlidot no citas lidostas, jo Mārtiņam jāatcerās, nav mašīnas, mašīna ir pie manis. Loģiski visas mašīnas, īras mašīnas, tur ir gandrīz jau pazudušas no lidostas, jā? To beigās? Beigās es pat nezinu, kādā veidā es viņu tur dabūju. Es vienkārši runāju Džeku, kurš izrādās bija riteņbraucējs pats kaut kāds. Un tad viņš man tā jau godīgi saka, ka nav nekā īsti. Un viņš redzēja, kamēr es gaidīju savu somu, kur no čekiņa, lai dabūtu ārā. Tad vienā brīdī Džeks uzpeldēja to, ka ir viena mašīna, iespējams dabūt. Man bija tajā brīdī arī vēl citas problēmas. Man bija tas, ka man nebija ritens. Jo riteni tu bija iečakojis iekšā un atdevis, jā. Un nezināju, vai es par to dabūšu atpakaļ. un tad bija lidojuma arī nebija, laikam, jā. Lidojuma nebija vēl. Jā, kamēr gaidīju somu, tikmēr jau, protams, tur lidojumu arī nākošo nevarēja ņemt, un mašīnas arī nevarēja ņemt, ja man nav lidojuma vēl. Tā kā, viena problēma pēc otras, un beigās, kamēr es dabūju riteni, tad es knapi paspēju mašīnu nobukot vispār, jo, office jau slēdās ciet arī kādā brīdī. Un tad bija tā, ka man bija pāris minūtes palikušas, lai es mašīnu nobukotu, tad man pat pie tā office vajadzēja norezervēt jaunu lidojumu. Jā. Bet kopš pirmo reizi paskatījos lidojumu, kas bija stundu pirms, un nākošajā reizē skatījos, tad jau tur bija no 300 eiro uz 600 pār eiro lidojums. Tas tiešām burtiski, kā tagad atceros, mēs sazinājāmies. Es jau skatos tos lidojumus, kamēr mājas tur mēģināja to mašīnu skatīties. Es čekoju lidojumus no Francijas, un es skatos, kaut kādi 200 vai 300 eiro maksāja. No blakus esošās lidostas, kas bija stundas attālumā. Jā, un stundu vēlāk, protams, ne visi reisi ir nepazuduši, viņš ir vēl, bet tās biļetes uzreiz maksā 3 reizes dārgāk. Jā, un to mašīnu arī vajadzēja tādā ziņā, ka publiskie transportnieki jau tur nekursē pēc 11. Tā kā, tiku pie mašīnas, tiku pie lidojuma no citas lidostas. Bet tiku pie mašīnas beidzot parakstīt pudeli, jā? Vai nē? To arī, jā, to arī paspēju. Tas nebija tā, kad Mārtiņam, es teiktu, tur tas, kad Dievs brauc ar riteni, tas ir skaidrs, bet tur salikās viss beigās, tik pēdējā brīdī, ja tur kaut kas no tā visa nebūtu noticis, Mārtiņš nebūtu atlidojis uz Latviju. Un es teiktu, ja filmas priekš, ja tas nebūtu noticis, īstenībā es domāju, ka tas starts olimpiādē būtu daudz tāds, kā lai pareizi pasaka, riskantāks gan no tavas pārliecības viedokļa, gan tas, ka mēs nezinātu, kas tev to pirkstu noteikās trasēs. Tikai pēc tam, jo skaidrs, ka mēs esam pieraduši. Jautājums, viņi var aizkavēties. Pat, ja tev to reizi atceltu, tad tas, kas notika, tā bija, tā nekad nav noticis. Gan jau, kad ir iespējams, bet tas ir ļoti, ļoti reti notiekās. Tu nekad nerēķinies ar to. Mūsu laiks bija saplānos tā, ka tu nebija baigi daudz rezerves. Ja? Bet labi, izstāsti, kā tas viss beidzās, jo, man liekas, tas finišs bija tāds... Nē, tur jau bija tālāk, tas, ka vada nakts bija... Tā, kas tāpat pa lidostu ir, es nezinu, kaut Veronas lidosta mazā. Veronas lidostas parkingā gulēja mašīnā. Visu ar izčuku. Gaidīja nākamo rītu. Bija agrs lidojums, un tā jau bija tā, ka tā bija Lufthansa, un Lufthansa nevienmēr ir vienkārši ar tiem riteņiem, un tad nevarēja saprast, cik liela lidmašīna, vai to riteni vispār paņems vēl. Tā kā bija ticis līdz tā nākošajai lidostai pie lidojuma, bet nezināju, vai tāpat viss būs kārtībā. Bet kaut kā pa laimi viss bija kārtībā. Pirmais lidojums tur viss bija laikā.
Otrais lidojums, protams, bija aizkavējās. Es tikai lidoju ar pārsēšanos. Jā, pārsēšanos. Ja pirms tam mums bija normāli, tev bija tiešais reizes, tad tagad tieši visi bija beigušies un tev nācās lidot cauri. Es nezinu, cik gan pat lidot. Tas Frankfurtē vai nebija? Jā, vai caur Frankfurtē. Vai grūti atcerēties pēc 24 stundu augšā būšanas vai vairāk? Nu jā, tad tu pēc nakts mašīnā, kuru tu pavadīji neizgulējies, tāpēc, ka loks bija vaļā, trokšņi bija lieta. Vispār jau... No lietas sāka līt kārtīgi, tāpēc jau nevarēja pagulēt arī. Tad tu iekāpi Ļotenē, aizlido. Bet jā, tas lidojums bija par cik pārsteigšanos, tev bija 6 vai 8 stundas ļoti garš. Kādu laiku tas paņēma, jā, varbūt tā pārsteigšanās nebija tik gara, bet tur bija diezgan pagrūti paspēt uz short race. Jā, tas ir izstāsts, cik daudz tu iesildījies pirms short race. Pataisno no lidostas uz reģistrāciju ogrē, izņēma numuru, saliku riteni un kādas 15 minūtes pabrauc un varēja iet uz startu. Jā. Pat šitais bija visam piemērs, bet tas tiešām bija starts, kurš, un smieklīgais bija tas, es atceros, mēs domājam ar tevi, tu varētu tā kā neatbraukt uz short race, atbraukt uz pamatgonku, jo mums vajadzēja punktus, lai tu tiktu, lai tev būtu normāls starta pozīcija ar olimpiādē, bet tie reisi, manuprāt, es pareizi atceros, bija tādi, kad īsti uz to pamatgonku neuzspētu. Kad viss bija tāpat, ja mēs neaizbraukt, ja tu neaizlido nākšā dienā, tad uz to pamatgonku arī tu neuzspēji. Tā bija vienīgā iespēja, kā vispār nokļūt no Latvijas. Jā, tur tā diezgan ierobežot tie lidojumi bija. Jā, viss salikās fantastiski, jāsaka. Tas tāds viens no stāstiem, kad tur kaut kas noiet greizi, nebūtu tā čaļi, kurš riteņbraucējs un gribētu to bišķi izpalīdzēt. Nebūtu tev neviena, ne otra krākla, un kas jau pēc tam būtu velnsīs. Galvenais jau bija paniko nedabūt par to, kad nepaspējas un kad tu esi lidostā un jādomā kaut kas jauns. Jā. Tā kā, kaut kā to es iemācījies sadzīvot un saprat, kā tik no šādām situācijām ārā. Jā. Man vispār tas ir tas, ko es arī sākumā, kuras tā nopeldēja, bet, manuprāt, kad viena no tavām tādām labām iezīmēm, kas vispār, es teiktu, tādiem augstas klases sportistiem ir vajadzīgi, ir spēja saglabāt vēsu prātu tajā brīdī, kad tie mēsli tajā ventilēta ar ildu un saprot, ka tur tā ir vienkārši, jo arī tā vēlreiz par to olimpisko gadu runājot, bija skaidrs, kad tavs rezultāts, vispārējais sezonā rezultāts, viņš būs ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, vai tu mentāli nesalūsti. Restīvi, padoties tajā brīdī, nevis viegli, tas nav pareizais vārds, ir viegli pieņemt to, kā attaisnojumu tam, ka tev ir sūdīgs rezultāts. Tas, ko es gribu pateikt, ka tev ir tā spēja vai, nezinu, rakstura īpašība. Kaut gan es domāju, īstenībā tā ir tāda daļai daļai rakstura īpašība, daļai droši vien tā kaut ko trenējam lietu, ka tu vienkārši ar spīti kaut kam turpini to darīt. Es saku, tur bija visas iespējas, lai tu vienkārši neaizlidot. Es pieņemu, ja tu esi kaprīzāks vai mazāk motivēts, tajā brīdī saka, es neiešu gulēt mašīnā, es braukšu uz viesnīcu, izgulēšos un lidošu tā, ka es varu, vai arī ko citu, tas pats ar to pirkstu. Bet, tas tāds vienkārši izaicinājums. Jā. Tev jāpieņem kā izaicinājumu, tāpēc, ka, var gadīties. Un tas varbūt to padara interesantāk, ka tu esi ar kaut kādām grūtībām tomēr nonācis pie tā beigās. Tas tā ir, jā. Arī, tā pārliecība, ko mēs tur guvām, bija papildus jau tas, ka Latvijas čempionātā pamatsacensībās normāli nogāza lietas. Kas vēl bija tāds bišķi biedējošāka lieta, jo bija braucis pa asfaltu tikai. Pareizi, jā. Un pirms tam jau dakteri, to, ko mēs runājām, visi teica, kas ir klasiska traumām. Galvenais nekrist uz to roku, jo tur skaidrs, ja tu nokritīs otrais, operācijas, ticamāk, tur būtu neizbēgami. Ja? Un tagad gājas tas lietas. Es atceros, kad Latvijas čempionātu varēja redzēt tikai Instagramā, es pats biju Francijā. Un es skatos to, ko Toms Marks liek iekšā, to lietu, un es pēc savas domāju,
tā kā galvenais lūdzu, man vienalga, kur tu vienkārši nobrauc tā, lai tu nesasistos, jo, ja tur kaut kas notiekās, un skaidrs, ka, Lietuva daudzas lietas var noiet greizi, bet, tur bija tas tāds ar piedzīvojumiem bagāts brauciens uz Latviju. 3 dienas Latvijā, 2 tehniski dienas Latvijā, un apakaļ uz Franciju. Jā, un tad mums bija... Iegūt pārliecību Latvijā un atpakaļ uz Franciju. jā, tas bija ļoti, ļoti jautri. Bet, tā ir īstenībā daļa no tās tavas profesionālās dzīves, dažādām viņu šķautnēm. Par šitām šķautnēm runājot, mēs pirms sākām rakstīt, es tev brīdināju, par ko es tev jautāšu. Mēs tā arī abi ieņirdzām, ka tagad tev nav bijis bonks. Kurš tev, tas ir stāsts, ar ko var asociēties, jebkuram sevi cienošam sportistam ir bijis brīdis, kad tu satiec Arvīdu, norādi bonku, ieskrien sienā, jebkuru epitetu, ko es tur varu pielietot, tādi brīži bijuši. Un viņi daži ir episkāki par citiem. Es tev jautāju, izstāstu to stāstu no Tenerifes. Kur jūs bijāt, kad tas bija? Tas jau bija baigi labo laiku atpakaļ. Man liekas, kaut kāds 2015. gads varētu būt varbūt pat nedaudz pirms. Dzīvojām Augstkalnē ar Arni Petersonu. Un, neko, parasta diena, gara diena jau bija ieplānota. Jābrauc lejā no kalna uz jūras līmeni. Pa lielam Tenerifē tas ir uz 0 metriem. Tā kā, labs kalns lejā, nedaudz paripināsim pa piekrasti un dosimies atpakaļ. Bet, pa vidu jau jāuzēt kaut kas ir, jo, tomēr tāds pagaršs brauciens būs. Bet, neko. Tiklīdz nonācām pie kafejnīcas, tad saprotu to, ka vienam jau naudas nav līdzi. Ne padzerties, ne nauda līdzi, tad neko. Viens otru paskatās, ieņirdz un jābrauc atpakaļ kalnā. Es tev tādu maza, bet būtiski piezīme. Tas bija droši, bet tas bija tas laiks, kad ar telefonu vēl nevarēja norēķināties. Nevarēja tajā laikā vienīgā iespēja bija skaidrā nauda vai kārtējā. Karti tu negribēji pazaudēt, droši vien tāpēc visi neņemāt līdzi un skaidru naudu, tu vienkārši nepaņemt. Jā, un tad... Un apakaļ teidēji... Pagājuši bija jau 3,5 stundas, tad, kad tas bija nobrauc, jā? Jā. Tad no tiem 0 metriem jātiek atpakaļ uz tiem 2200 metriem, kas arī nav īsākais laiks un ne tas vieglākais. Tad, lēni gar sākām savu ceļu atpakaļ. Tāds bālais, augsts ārā. Tas vēl vairāk enerģiju paņem. Tur uznāk lietus nedaudz. Lietus arī uz lietu? Jā, lietus arī bija pa vidu. Pilnīgs jackpots. Un tad vienā brīdī jau, protams, tu izbrauc ar mākoņiem un augšā jau saule spīd. Jā. Bet neizbraukšs ar mākoņiem, tad braucam to sauli nedaudz un var redzēt jau pa labu gabalu to māju augšā. Un tad tā sajūta tiešām bija tāda, domāju, interesanti. Liekas, ka tā māja spīd tā kā vairāk pilnīgi, jo tu zini, ka viņā ir ēdiens. Un tad topā bija Nutellas burka nometnē. Viņi tika nokoptas pēc tā treniņa uzreiz, jā? Es nezinu, cik nāk tā vidējā burka. Nebija mazākā, bija vidējā. Es kaut kādi 500 grami, visticamāk, jā. Tad uz abiem tad 500 grami plus vadājas 2 cepuma pakas. Tie cepumi tika veidot tā kā tāds kūks, paņem cepumu, uzsmēr ar Nutellu, liec nākamo cepumu, liec vēl Nutellu. Un tad tādus mazos sendvičus mēs tad nolocījām, tā ir daudz. Jā, tas bija tāds... laikam īpašākais moments. Jā. Nē, tas ir šitās tās lietas, un galvenais Mārtiņš, viņam nebija jādomā. Es viņam paprasīju, viņš tā, jā! Šitās ir tās lietas, kuras cilvēki parasti atcerās. Tagad vienkārši tā tīri, kāpēc mēs teicām, ka tas, vai sākumā runājot pirms ieraksta, sen nav bijis, tāpēc, ka viena no lietām, ko tu tagad, ko Mārtiņš arī pats teica, ka tev jādomā, ko tu treniņā ēdīsi. Un principā, man liekas, ka brīdis, kad tu aizbrauc tādām tukšām kabatām, laikam nav vienīgais, kur droši vien tagad ir lielākais risks palikt kaut kur bez ūdens, varbūt vairāk.
Nu, jā. Es nezinu, man, piemēram, liekas neumulīgi, ja man būtu jābrauc kādā Turcijā, apkārt kaut kur pa nekurieni, un tad zinu, ka pie tā ūdens tur arī netika. Nu jā, vai tikt arī pie ļoti apšaubāmas kvalitātes ūdeņa. Tas, Bet nu ir arī Turcijā gadījies slikti. Jā. Rādni startējām kādreiz pasaules čempionātā maratonā, un stāvs nepaspēja uz tehnisko zonu, lai iedot ūdeni. Nu, un tas starp tehniskajām zonām tur bija kādi kilometri, 40, 50. Nu, tad mēs vienu pudeli uz 2 dabujām, bet nu, tas ir uz 2, 35 grādos. Nu. Vienkārši tur ātri tika pieņemts lēmums, kurš brauks līdz galam un kurš nebrauks. Kurš aizbrauc līdz galam? Arnis brauc tālāk, jā. Un es biju tā izslāpis, ka es no maziem bērniem, ko es redzēju, kas gāja ar ūdens pudeli, paķēru to pudeli, kurai pat nebija ne birkas, nekā virsū vairs. Bet pagaidi, tu tā kā nofendrēji to pudeli, vai tu viņiem tā kā sarunāji ar viņiem, ka viņi tev iedos? Nu, es biju tā izslāpis, ka es pat neatceros, kā es sarunāju. Jo viss, ko es meklēju apkārt, bija kaut kur ūdens. Un, jā, es pat nezinu, kā es viņiem varēju sarunāties, jo maz turki, viņi angliski arī nemāk. Bet to ūdens dabūja katrā ziņā. Var jau būt, tajā brīdī bija agresīvāks izskatījos, un viņi jau vienkārši viņu iedod. Saprat, ka nav variantu nedot, jā. Bet jā, vispār es tiku līdz tehniskai zonai pēc tam. Kur tev sagaida ūdens, es ceru, jā? Es izdzēru, man tā 2 kolas buņģus un kaut kādas 3,4,05 pudelītes ar ūdeni. Biju tā kā gatavs braukt tālāk, izbrauc no tehniskās zonas, pabrauc 300 metrus tālāk. Un mentāli bija tā sagrauts, ka es apgriezos viņu un atbraucu atpakaļ. Jā, nē, bet tas ir, apmēram stādos priekšā, ko tas tajā brīdī nozīmē. Un tur, jā, ja tev ir iespēja, un tādā gadījumā es teiktu arī no rezultātu viedokļa, ticamāk, tur jau viss sen aizbraucis, tā kā tas tāds tikai... Tur viss bija beidzies, bet man vienkārši vienmēr patīk tā, ka, lai kā būtu, ir jāfinišē, bet šajā gadījumā laikam tiešām tas bija kaut kāds izņēmums. Varbūt arī veselības apstākļu dēļ šoreiz uzskatīt izņēmumu. Es domāju, jā, jo tā ir viena no lietām, kas ir droši vien vispār profesionālā sportā. Bieži vien ir jābūt kaut kādiem rīkiem vai mehānismiem, kas pasargā sportistu pašu no sevis. Rekur labi zināmais Toms Kuņa kritiens, ja, kur tam džekam, kas viņu lika uz riteni, vajadzēja noņemt riteni nost un nosēdēt viņu malā. Tāpat šeit tev kādam vienkārši vajadzēja noņemt no trases nost, jo no tālāk tu tur tikai būtu izdarījis sliktāk. Bet es esmu dzirdējis, ka džeki dzer, es neatceros, tas bija Latvijā, citu, bet sen apakaļ, kad vēl bija sebi un viņi bija ļoti gari. Viens džeks dzēra no grāvi. Viņš teica, man viss ir, nevar tālāk pabraukt. Bet tur bija problēma tā, ka tur pat nebija tādu grāvi, jo viss bija izžuvis un sauss. Tā kā es jau nezinu, ko es būtu darījis. Varbūt arī redzētu kādu upi, varbūt no upes būtu dzēris jau tajā brīdī, bet tur bija baigi slikti. Mums jau arī nav tādas mašīnas līdz, kas brauc vai kaut kas redzētu distancē. Tad tur tajā maratonā vienā brīdī paliec viens pats, un tad tur reiz varbūt to pusstundu viens pats, un tādu viens nekur apkārt nav. Ņemot vērā, ka tā ir Turcija, tur nebūtu kaut kāda slota ar kvadriciklu, kas tā kā pārliecinās, ka tu neesi aizmirst trasē kaut kur. Es jau būtu izžūs, kamēr viņi atbrauktu gan jau. Tā varētu būt, jā. Klausies, cik pa maratonu runājot, es atcerējos to, kad tikai pieskaroties tam visam, kurā vietā, 4. vieta toreiz bija Norvēģijā. Norvēģija bija Dānijā. Dānijā, es atceros, jā. Bet, tā bija 6. vieta. Bet tur bija... Es biju grupā pa 3. vietu vienkārši cīnījās. Jā. Pēdējais nebija, bet arī 3. nebija. 3. nebija. Nē, par to man ir skrobīja, tāpēc mēs vēl pirms tam runājam par to, ka ja tev būtu laba starta pozīcija, tu sāk no beigām, pēc tev maratona punkts nebija. Jā, ar Daskalu abi divi stāvējām beigās un varējām noskatīties tikai uz priekšu. Bet, jā, 3 apļi bija. Pirmajā apļi beigās noķēra vismaz grupai priekšu beidzot. Jā. Un tad, jā, tā tikai viss sākās. Bet, beigās, jā, tas arī bija tas, kas tur pietrūka.
Arī pietrūka, protams, nedaudz, ja būtu kaut kāda komandas taktika, jo būtu kāds braucējs vēl, jo man tur vienkārši centās izsēdināt, jo bija 2 vācieši, 2 dāņi. Nezinu, vai bija kāds atsevišķs vēl vai nebija, bet jā, man tur centās atstāt kaut kur. Un neviens nekur nebrauca un līderi aizbrauca prom, tā kā taktiskā spēle vien bija. Par taktiku runājot, cik daudz taktikas ir krosā? Nu, manuprāt, daudz. Izstāsti, kur, kāda, jo tas ir liels bubulis cilvēkiem. Viņi... Protams, tas skatās pirmo, vai sacensības notiek Augstkalnē vai jūras līmenī. Augstkalnē noteikti tā taktika ir iesākt vienmērīgāk un nepārķert, jo tik līdz tas notiek, tad atpakaļ ceļā jau vairs īsti nav. Jūras līmenī, protams, jā, no starta sisties uz priekšu. Varbūt ne pa pašu priekšu, kaut kā tie spēki, protams, nedaudz jāsadala. Tas nav tā, uz dūlu galvu aizbrauks priekšā un viss notiks. Tur aizbrauks ātri priekšā, arī ātri aizbrauks atpakaļ noteikti. Tāpēc jāsaprot, kur tā robeža, kur ir pa daudz un cik daudz varēs noturēt līdz finišam. Un citreiz varbūt labāk ir nobraukt vienmērīgāk un finišēt augstāk nekā ātrāk izbeigties. Un tad arī tā ir tā robeža, vai tev labāk ir. Vai tu tiešām mēģini kādam sēdēt līdzi un cīnīties varbūt pa kādu pozīciju augstāk, vai tomēr nobraukt vienmērīgāk un finišēt tomēr augstāk. Jā, tā robeža tad tāda šaura. Trauslajā. Starp citu, tā kontekstam es atcerējos mēs Olimpiādē braucot uz atklāšanas ceremoniju, man blakus aizmugurē man sēdēja Igo Japiņš. Mēs viņu sākām runāt, viņš saka, klausies, Jānā, kā tur ir? Restīvi jautājums bija par tevi. Viņu tur krasē, brauc kaut kur vispār, ir tāds brīdis, kad tu sāc braukt viegli, vai kad tu tā kā atpūties, un tad es saku, Igo, ar šosei salīdzinot. Un tas ir arī tas, ko tie, kas nav redzējuši, tad jaudas vēl rastīt. No jaudas ir tas, ka Mārtiņš saka braukt mazliet taupoties ielikšu pēdiņās. Nenozīmē to, ka tu brauc tagad Z3 vai slieksnīšu. Tas nozīmē, ka tev ir 10% vai 15% mazāk no tās pīķa jaudas, kas tajā brīdī vajadzīgs. Jo principā ir tā, ka tās sacensības sastāv katrs kalns, vai kas iet uz augšu. Principā ir, neteiksim, tas nav all-outs, bet tas ir 85%. Tas iet, tur ir sliekšņi noteikti. Jā, tur uz sliekšņi tāds braukšanas, manuprāt, arī, ja mēs skatāmies zonas sadalījumus, gandrīz nav. Principā tev ir viss virs sliekšņi, un tagad, kad tu brauc lejā, tur loģiski kā aizbēg nepiegriezt. Tā pašā laikā, daudz ar galvu un rokām strādā. Jā. Tur tas tāds elements, kas ir... Es piedodu, bišķiņ atkāpēju. Es vienkārši atcerējos to Olimpiādas trasi, tos lielos akmeņu nobraucienus, un mēs ar tavu komandas biedru, mehāniķi, kas ir Ukraiņiem līdz Maksimam stāvam klāt, un es stāvu pie tiem akmeņiem, es skatos, jūs tur bija treniņu braucieni, es tur skatos, tur visi tur brauc lejā, lai jūs saprastu, tas akmenim, tas drops bija manā augumā. Tas kalns ir tāds, kurā tev ir nevis jāiet augšā, bet jārāpjas augšā. Restīvi, ja tev nav normālas kurpes ar kaut kādu protektoru, tu tur ļoti ātri aizslīdēt. Es nepārspīlēju, tā burtiski ir. Es stāvu, skatos uz to, un es atceros sevi pie teļuku, un tā, es domāju, visi. Tu skaties tā, es ar ritēm braucu normāli. Tur, kur viņi brauc, bišķiņ lēnāk, bet es varētu nogarbināt lejā. Es stāvu pie tiem akmeņiem, es maksimam saku, zini, kā ir. Tu man varētu piemaksāt. Es ar downhill riteni lejā nebrauku, tāpēc, kad ir skaidrs, ja tu tur bišķiņ trāpi nepareizi, tu ieraksties kaut kur ne tur. Es tikai to vienkārši gribu pateikt, ka tā tehniskā prasme, lai tu nobraukt lejā, un eforts, kas tev vajadzīgs, viņš ir ievērojams. Tas nav tā, ka šosē ļoti bieži tu vari, paēst, padzerties lejā braucot. Uz baika tā nav. Restīvi, tu uzbrauc augšā ar 800 vatiem tajā kalnā,
un brauc lejā ar vēl vieniem 800 vatiem, kas tev ir vajadzīgi mentāli no tavas ķermeņa augšdaļas un no vispārējā. Mēs tev nevaram izmērīt, bet reāli tas tā notiek. Es nepārspīlēju mārču, ja? Ne, nu, jā, ja tu gribi sev nosaukt par mountainbikis, tad man mums tā domāšana tāda, ka noiet ar kājām ir grūtāk nekā nobraukt parasti. Ja tu vienmēr trasē cīnījies noiet lejā, zini, ka nobraukt ir vieglāk. Jā. Nu, tur no tā... Tāpēc cilvēki saka tā, ka es te nekad neietu pat lejā. Nu, tāpēc mēs braucam lejā. Es arī droši vien kaut kur neietu lejā. Jā, nu tas tāds... Kādam ir dzimšanas diena. Bet labi, atgriežoties pie tās taktikas. Ok, taktika tava, bet tu esi redzējis, vai ir tāda normāla praksa, ka ir taktika arī starp komandas biedriem olimpiādē vai pasaules čempionātos starp valsts dalībniekiem? Nevarēju saprast par pasaules čempionātu, jo likās, ka francūžiem bija kaut kāda taktika savā starpā. Bija tā, ka Sarū brauc vairākus apjus pa priekšu. Un nevarēja saprast īsti, vai tā ir taktika, vai viņš vienkārši jutās labi vai kā, bet, ja godīgi šortreisā diezgan grūti uztaisīt kaut kādu taktiku, piemēram, bet tas izskatījās tā kā nedaudz pēc tā, un tad, jā, protams, tur Koreckijs uzbruka un Sarū beigās palika vispār bez medaļas. Jā, vai tas bija tas, ka viņš jutās pa sevi tik pārliecināts, vai kļūda vai taktika, nevarēja saprast. Es atcerējos, ko es tev gribēju pajautāt, un kas man uz mēles bija, kā reiz tagad par taktiku runājot. Man liekas, visi zina, ja tie, kas nezina, iegooglējiet Pitkoka apdzīšanas manevru pēdējā aplī olimpiādē, kur viņš uzvarēja olimpiādu. Tavs man uzdeva šo jautājumu, es neatceros. 10 reizes nē, bet tuvu tam. Iedod savu profesionālo viedokli, ko tu par to domā. Tas bija pareizi. Noteikumos atļauts, apgaismo sabiedrību lūdzu. Es domāju, tas bija noteikti atļauts un ka tur bija viss kārtībā. Es vienkārši to redzēju vairāk tā, ka Koreckijs nedaudz atslāba. Jo domāju, ka izbrauks no meža un gatavosies sprintam. Un Pitkoks vienkārši paņēma uz pārsteigumu. Bet tajā brīdī, kad viņi sabrauc kopā, te jau varēja redzēt, ka Pitkokam stūra bija priekšā tomēr. Un reāli tam, kuram stūre priekšā, tam arī ir priekšroka. Tāpēc es teiktu, ka tur viss bija īstenībā kārtībā vienkārši. Tas bija ļoti negaidīti. Un, visticamāk, Pitkoks negribēja uzsākt sprintu no aizmugures, lai arī viņš ir labs sprinters arī. Es teiktu, ir labs. Jā, bet es domāju, ka Koreckis varētu būt labāks, asāks sprints. Jā, Koreckiem varētu būt asāks sprints. Un es domāju, tas bija tas, ka viņš negribēja iesākt kā otrais to sprintu. Tāpēc viņš tā... bija jau redzēts kā tāds gadījums arī, ka viņš kaut kur izlec priekšā tādā nekurienē. Man vienreiz trāpījās, ka izlec priekšā Amerikā pasaules kausā. Arī īsti negaidīju uz tādā vietā, ka pēkšņi piebrauks priekšā, bet no kaut kurienes izlec priekšā. Tāpēc, viņš vienkārši ir tāds braucējs, viņš ir nedaudz agresīvs un, protams, tas viss kārtībā. Koreckijs jau arī ir agresīvs braucējs, bet tajā brīdī tā bija zelta medaļa un, Pitkokam, vai viss vai neko. Viņš olimpiskais čempions ir bijis, tāpēc viņam bija kaut kas lietas labā jādara. Viņam... Pēc tam, kā es to nezinu, es dzirdēju tikko kaut kādu viņa interviju no Rolēra, kad tur loģiski, ka viņš šķērsoja finiša līniju, visi franču fani, kas bija tur pārējiem, jo frančiem objektīvi īstenībā ļoti laba gonka. Paulīna uzvarēja un, Koreckis bija otrais. Viņi visi nobļāva Pitkoku, kurš, protams, savā angļu karstasnīgai manierē parādīja visiem video pirkstu. Un viņš teica, viņš saka, labi, ka tu neredzēji kameru, bet tā visai lielajam pūlim viņš to video pirkstu var atrādīt. Bet jā, tas bija tāds, man liekas, kad
Viens no olimpiādas highlightiem noteikti vispār tas atzīšanas manevrs, tur visur bija. Jā, francūžiem arī tas, ka viņi tik ļoti karstasinīgi fani ir, tā kā, protams, tas viņiem tur uz emocijām, viņiem jau patīk tāda drāma un kaut kas, tas viņiem tipiski. Ar visu tūri nav jau vienu reizi bijis kaut kas tāds. Tas gan jā, bet jā. Mēs atkal aptājam pie olimpiādas atpakaļ, bet es tomēr visu laiku domāju, vai kas to pārmest viņiem īstenībā nevar, bet ja mēs pastamies uz franču olimpiādu vispār, BMX-ā viss piedestāls, ja? Šosejā 2. vieta, man liekas, jā, 2. vieta. Baikā rekur Paulīna uzvarēja, vēl jautājums, kas būtu noticies ar izskatā ārā no galvas kaņģa uzvārds, kas nokrita Salauz atslēgas kaulu 2. Lakomte nošķīlās, bet es pieņemu, ka viņi būtu bijis tuvu sešniekam un Kreckis 2. Jā, tā kā no tā viedokļa skatoties, viņam fantastiska olimpiāda. Mēs tieši pēc tam vēl gan ar abiem diviem mehāniķiem, ar Maksimu un Mateju runājam par to, ka ja viņi uztaisīja to trasi, pielāgoja speciāli saviem braucējiem, tad žetons viņiem viņi izdarīja, tā kā izvilka pilnu lozi. Jā, Paulīnai noteikti tā trasa tur nāca pa labu. Viņiem tehniski varbūt nav tā labākā, tāpēc tādas jaudas trases, liela ātruma trases, viņi noteikti nāca par labu. Un tas jau tas pats arī Kureckiem. Viņiem arī tie lielie ātrumi patīk un tehnisks viņš ir. Sprints viņam arī labs ir. Es domāju, ka trasa bija vai nu speciāli vai nespeciāli, bet ļoti parocīgi viņiem. Klausies, Mārči, par tādām tehniskām lietām runā. Ne par tehniskām, bet cik daudz vai kā tas sports ir mainījies? Tu rekordu brauci vēl, kad bija U23 ar cietastu, pareizi. Tev nebija fullīts. Jā, bija hardtails. Jā, tu brauci ar hardtailu. Kā tu redzi to trašu attīstību, kas bija tad, kāda viņa ir šodien, un vai šodien šīs dienas trasēs tu varētu braukt vai varētu braukt pietiekami ātri un labi arī ar cietastu? Ja godīgi, trases jau nav īsti mainījušās. Ir mainījušies ātrumi, kādos mēs caur tām sekcijām braucam, tāpēc ja kādreiz mēs kratījāmies viņām caur tām sekcijām, tad tagad mēs tur vienkārši lidojam pāri. Un tā ir tā starpība, ko tas full suspension var iedot. Un viņš ir arī tāpat laikā jau viegls palicis. Un tā starpības starp hardtail un full suspension vairs nav liela, tāpēc Eldis Džeki nemaz nedomā par hardtail un visas sacensības brauc fullīšu. Jā. Ieskicēju lūdzu vienu lietu, ko es taču gribu pieskarties. Cik daudz, tavuprāt, tā liela loma šobrīd ir tajā, varbūt tās ne tieši ar kādu ekipējumu brauc, bet kā viņš tiek pielāgots, sagatavots tev, jā. Jo tā ir, man liekas, tāda aizkulisku daļa, ko cilvēki neredz. Tas tāpatās kā šosē īstenībā šī komponentes nav vispār. Vai viņi ir, bet viņi ir daudz mazāk. Ja, tāpēc, kad jums spiediena, man liekas, ir daudz sensitīvāka štēla nekā viņi ir īstenībā šosejā. Tā pa īsti. Jā, gan jau šosejā arī notiek visādas eksperimenti un kaut kas jau notiek. Bet, tas notiek. Mums tie riteņi ir paņemti no veikala plaukta un aiziet, mēs brauksim un viss notiks. Tomēr mums pēdējos 2 gados nākus klāt telemetrija, kas palīdz mums pielāgot amortizāciju. Ļoti efektīvi. Izskaidrot 3 vārdos, kas ir telemetrija, ko tas dara? Telemetrija ir sensori, kas mēra amortizatoru ātrumu, izmantošanas amplitūdu, riteņa balansu katrā no trases vietām. Tāpēc mēs varam pielāgot efektīvi katrai trasei amortizāciju. Veicot dažādus servisus, uzlabojumus amortizācijai, mēs varam panākt, ka viņi darbojas ātrāk, efektīvāk, riteņa izbalansējums labāks un tā sajūta ir pavisam cita trasē. Jā, un tas, ko es gribēju prasīt, tas ir tā kā sajūtām atšķirība. Tas nav
tikai kaut kas, nezinu, reklāmas šilta, mēs tur darām šito. Tā ir liela starpība. Ja mēs varam panākt no veikala plaukta amortizācijas 30% uzlabojumu ātruma amortizācijas, tad, Aplī es varu teikt, ka ir ap kaut kādi 20,000 kustību amortizācijai. Okay. Tāpēc, ja 30% uzlabojums ir, tad tā amortizācija ir daudz jūtīgāka un jau tas sastāda jau tuvāk pie 30,000 kustībām Aplī amortizācijas, kas ir liela starpība. Un īpaši mums, cik mums jābrauc pie nobrauciena, ātri jātiek lejā, bet tāpat laikā ar pēc iespējas mazāk piepūli, tāpēc tas mums ir ļoti nozīmīgi. Tas, ko es tā drīzāk piebildīšu, tas, ko es redzu vai es novēroju, tas, kā tas notiekās, ir diezgan, amizanti nav pareizs vārds, ir diezgan ļoti līdzīgi īstenībā, kā tas notiek formulā vai rallija sportā. Tas, ko es esmu redzējis no Drive to Survive, nav tā, ka es formulas kaut kādos pitos bijis, bet Mārtiņa ritenis sakabina sensoriem, kas ir kaut kur internetā īstenībā, es arī sameklēju, visticamāk, tās bildes un mētājus to telemetru. Tur nav svarīgi, kā tie sensori izstāsta. Tu izbrauc Apli 1, 2, tad brauc atpakaļ. Matejs noņem to blackboxu vai to kasti, kurā tas viss ierakstās, pievieno klāt pie datora un skatās tur uz kaut kādām mistiskām līknēm. Tur skatās, vai nav amortizācija līdz galam aizgājusi, ja izsist kādas reizes. Protams, var atļauties tur nedaudz aizlaist viņu līdz galam, un ja viņi tur vienreiz, divreiz Aplī tur aiziet līdz galam, tas jau nav nekas tāds. Nav īstenībā tas kaut kas tāds, ko mēs izjūtam, kad aiziet līdz galam amortizācija. Ir tādi, pat nejūtami īsti triecieni, bet viņi ir bijusi līdz galam, un tad tas ir tas veids, kā tu vari maksimāli pieregulēt amortizāciju, ka tev viņa strādā visa, uz visiem 100%, bet tāpat laikā tev netiek izsista amortizācija. Jā. Un plus tad vēl nāk tavs subjektīvais feedbacks, ko tu viņam pasaki attiecībā uz spiedieniem, riepām. Tas viss ir katram sacensību posmam, vai katrai sacensību trasē, precīzāk tā būtu. Mums, protams, ir visi dati jau sarakstīti, un mēs paņemam vienkārši iepriekšējos regulējumus, kas jau ir bijuši, un tad mēs sākam no tiem, lai no tā, ka tu tur sāc no tukša gaisa atkal kaut ko meklēt. Tā, ka tu esi jau pirmo regulējumu salīdzinoši tuvu, un tad tu vienkārši nedaudz uzlabo bijušo regulējumu. Kāpēc, starp citu, tas tā piebildu, tāpēc arī tas test events gadu atpakaļ tajā Parīzes trasē bija svarīgs, lai ne tik daudz no tā rezultātu viedokļa, tas bija mazsvarīgi, bet svarīgāk bija saprast, kā tu to trasi varēsi braukt, jo tā problēma arī īstenībā pasaules kausos nav tik daudz, un tas ir diezgan ierobežots laiks, kur tu vari pavadīt trasē. Tas nav tā, ka tu tur atbrauc nedēļu pirms tam un tu piešauj trajektorijas un vēl kaut ko. Nē, ir diezgan ierobežots laiks, un citreiz, ja ir piekdienas, svētdienas starts, tad ir tā, ka ceturtdien pirmo reizi tiek trasē. Vajag daudz jau pat rast ar dzīvot, es negribu, jo zinot to, ka piekdienas starts, tad it kā vajag piebraukt trasi, it kā vajag visu izmērīt, bet tāpat laikā vajag arī atpūsties nākošajā dienā. Ja ir sestdien, svētdien, tad varbūt ir nedaudz vairāk laiks, bet tad ir atkal problēma, ka uz pamats sacensībām trasi tiek diezgan izbremzēta, kādas jaunas bedres parādās, un tad atkal ir tā, ka it kā tu uztaisīja tos regulējumus tur kaut kādā ceturtdienā, bet prasās jau ir pat bijis, ka pēc šortreis jāizbrauc vēl viens aplis pa trasi, lai arī cik grūti būtu, bet izbrauc vēl vienu apli, lai dabūtu kaut kādu mērījumu un varētu nākošajai dienai sagatavot riteni. Es citu varu uzmeklēt Mārtiņa mehāniķa Instagram, viņam pāris labi video ir bijuši, kur es neatceros, kas tā bija par trasi, bet viņš filmēja jūs braucot lejā, jūs un citus braucējus, un tev labi redzēt, viņš šeit rekur saregulēta amortizācija, un tad tas skats ir tāds tā kā tev rokas un sēdeklis faktiski nekustās, bet abi amortizatori strādā neatkarīgi. Tev ir tā kā
mašīnām pneumatiskā piekartā tā brauc, ja, ka tev ir tā, cik ātri viņi reaģē uz to visu. Tā būtu daudz gludāk katrā ziņā, tas viss notiek. Cik daudz citu no tādas stock suspensiona tev ir? Restīvi viņi, es pieņemu, es nezinu, cik tu zini par to, kas tavā amortizatorā stāv iekšā, bet viņš noteikti nav tas, kā tu teici, kas ir nopērkams veikala plauktā. Tas noteikti nav no veikala plaukta, tur ir viss, kā saka, tas šimsteks, tas ir mainīts, ir atrasta labāka kombinācija eļas plūsmai, ir nomainīta eļa, augšējās kājās, apakšējās kājās, kaut kas nedaudz šķidrāks, lai amortizācija darbotos ātrāk. Un tad ir urpts un pievirpots negatīvais kambars, kas ir lielāks un padara amortizāciju vēl sensitīvāku. Tā kā ir daudz pārmaiņu. Jā, es tikko nesapratu, bet es tā priekšā nodefinēju. Ja šosejā, teiksim, tev ir tur vēja tuneļi un tās lietas, kur tu dabūtu nooptimizētos tās nianses, tad šeit uz baiku īstenībā rekuriem, man liekas, telemetrija tāds, manuprāt, ir acīm redzams iegūms. Un es burtiski pārdienas apakaļ runāju ar vienu savu igauņu sportistu. Mēs tieši neiesmējām par to. Es viņam tieši to saku, es saku, zin kā, ir tā, ka tev īstenībā arī tev un patiesībā arī visiem no jums, kas brauc ar baiku, tas noteikti ir tas veids, kā jūs varat nopirkt sev spērnies ātrumu par brīvu. Jo... Jā, nevienmēr vajag labāku riteni gluži. Jā. Vienkārši vajag pielāgot maksimāli esošo riteni. Precīzi. Protams, ir tur galības riteņiem, vai tur ir tāds kaut kāds ritīgs standarta ričuks vai ritīgs jo, top ritenis, protams, tur ir kaut kāda starpība, bet, ja tu gribi pārēdēt puskilogramu uz citu riteni, jo, teiksim, tur ir jaunāks amortizators virsū vai kaut kas tāds, tas viss ātrums noteikti neslēpjas tajā. Precīzi, jā. Jo viņš tieši to arī iesmēja, viņš sāk smieties, viņš saka, mēs visi amatieri pērkam riteņus, viņš skata, man vajag tur kaut kādu pietiekami labu amortizatoru, skatos, cik viņš sver. Viņš sver vieglāk, es pērku to amortizatoru. Kādas eļas iekšā, kā viņš tur strādā, neko nezinu. Tas baikam, man liekas, ir tagad tāds nākošā lieta, man liekas, kur arī objektīvi droši vien, kā jūs braucat ātrāk par tām tehniskajām sekcijām. Bet labi, kā tu domā daļai droši vien atbildēs jautājumu? Varētu nobraukt ar hardtail, tagad tās pašas trases, tikai droši vien daudz lēnāk. Nobraukt noteikti varētu. Tagad jau ir opcija daudz arī tādā ziņā, ka tur uzliktu platāks rieps. Nebija jau kādreiz tur platāks, pa 2.1 tā jau likās droši vien. 2.1 tur tāda platās rieps ārprāts. Un tagad brauc 2.4 jau. Jā. Tā kā... Un man liekas, vīriešu peldēnā īstenībā ir ļoti... Es tagad mēģinu atcerēties. Man liekas, neviens nebrauc ar hardtail, gan arī vispār, ne? Es domāju, ka neviens nebrauc. Var jau būt brauc, labi. Nav jau tā, ka mēs zinām pa visiem braucējiem, kas tur ir pēc 60. vietas tālāk. Bet, priekšpusē noteikti nav viens, kas tur ar hardtail brauc. Es vairāk velgu uz to, kad es ja ir rekuri šosejā, arī pie jums skaidrs, ka ražotāji diezgan daudz lietas uzspiež, tad, manuprāt, šobrīd jūsu gadījumā arī jūs varat brīvi izvēlēt. Teorētiski, ja tu gribētu pēkšņi braukt ar hardtail, tev ir, tā nav hardtails, man liekas, vispār, bet, nav man nemaz, jā. Bet teorētiski tu varētu viņu dabūt un braukt, jā. Tas kaut kāda iemesla dēļ būtu labāk, jā. Ko tu, Mārtiņ, domā par tādu, pirmkārt par to, ko tagad UCI ievies tās izmaiņas par, izmaiņas rekomendējošs raksturs, laikam viņām ir, kur trases pielāgot amortizācijas gājienam līdz 100 mm. Es jau sapratu, ka tas beigās nemaz nenāks kā jaunais noteikums, jo ir ražotāji, kas savus riteņus tirgo jau ar 120 mm, tad kāpēc, lai tas viss mainītos, viņi tur nedaudz arī velo industriju šitā sabojā. Yeah. Tad sanāk, ka tu veiklā nevar nopirkt riteni, ko startēt pasaules kausā. Tāpēc tā amortizācija nav tā, ka viņi tur kaut ko tie 20 mm baigi maina. Var braukt ar to pašu 100. Es arī braucu uz 100, tā kā man nav bijis
tādu domu, man vajag 120, jo es tur daudz labāk braukšu. Nav tāda. Ja es gribu vairāk pa bike parku pavizināties, kur kaut kas jāuzlic vairāk, tad ir varbūt tie milimetri, kas klāt nāk, tad ir jēga no viņiem. Kā tu, Mārče, redzi tādu nākošo? Tagad ir jaunais Pogačā ritenis, kur visi apspriež, kur uzšķērs, un daži saka, ka riteņbraukšana ir mirusi. Baiks līdz tam nav aizgājis, bet kā tu redzi tādu nākošo tehnisko attīstību attiecībā uz riteņiem, ja tev ir tāda vīzija, un vai dēļ tā kaut kā mainīsies trases, pa kurām jūs braucat? Kā tev šķiet? Domāju, ka trases īsti nemainīsies, jo visas sekcijas, visas nobraucienus vajag. Neko trakāk īsti arī ielikt nevar. Baigi lecienus grūti ielikt, tāpēc, ka ir ļoti liela starpība, kā lec vīrieši un kā lec sievietes. Tāpēc vienmēr ir kaut kādi argumenti par to, ka tur jāņem kaut kas ārā, tāpēc arī tās trases grūtāk uztaisīt lecieniem. Lai gan citreiz jau nesaprot, ja var nobraukt pa tādām akmeņu sekcijām trakām, tad kāpēc, lai kaut ko neuzlaikt. Bet, laikam tomēr ir kaut kādai drošībai tomēr tiek taisīts, lai nebūtu kaut kādas spraugas lecienos. Jā. Varbūt var atcerēties Kanādā vienā nobraucienā dubulta līnija, kur ir jālec pāri. Nezinu, vai tā kā upe vai kas tur būtu bijis apmēram, kad gulsni, kur sabetonētas malas ar akmeņiem. Un bija tā, ka tur kaut kas apstājās pirms viņas un netiek jau pāri. Jākāp cauri. Tādās situācijās, ja nevar pārlikt pāri, tad ko darīt? Tāpēc, grūti ielikt tādus elementus ir. Bet es vairāk sagaidu to, ka būs vienkārši mazāk braucēji. Varbūt tas padarīs skatāmākas sacensības. Nebūs tā, ka tur tiek daudz noņemti nost, un braucējiem varbūt parādīsies labāk iespēja tiem, kas aizmugurē pacīnīties kaut ko augstāk vairāk. Jo šobrīd, ja tu startē tur 60. 70. vietā, tad tur viss jau beidzies startā. Jā, tā trasa tik plata, cik plata viņi ir, un tad, ka izšķels ar šāvienu, redzot īpaši, kādi ir tie starti, no starta tur neviens vispār neko, tur ir, principā, cik tev ir uz tām, nezinu, pirmajām 40 sekundēm minūti, tā tu arī brauc, un tad tie pārējie aizmugurē, tev ir, nezinu, kā tam sasrādīt. Vēl ātrāk jābrauc, lai tiktu uz priekšu. Jā. Tā kā, tā arī īsti nenotiek. Kur ir tev mīļākā trasa? No pasaules kausiem pieņemsim. Kur tev vairāk patīk braukt? Man liekas, ka Lenzerheide. Lenzerheide. Un ir atpakaļ. Jā. Tā kā, kāpēc Lenzerheide? Nezinu. Pirmā uzvara pasaules kausēns. Man bija 23 grupā. Bet vispār man tā vieta patīk kaut kā pati pa sevi. Un citreiz ir svarīgi arī tas, ka vai tas ciemats patīk, vai tā visa apkārtne patīk, un te jau kaut kā trasa arī varbūt vairāk patīk. Tad ir tādas vietas, varbūt, kur negribās tik ļoti būt, un tās arī uzreiz tik ļoti nepatīk. Jā, tagad ir rekordlieta piebilst, kad nākošais gadu ir nākuši 2 pasaules kausi klāt. Jā, 10 posmi. Kas būs tava sezona sāksies Brazīlijā. Aprīļa sākumā. Jā, un beigsies oktobra vidū Kanādā. Un kas ir zīmīgs, ap citu, tā salīdzinot ar šoseju, es to domāju, šosejā tomēr ir, visiem tas nav vienādi, bet jums tas viss kalendārs principā jābrauc. Nav tā, ka šosejā, tu koncentrējies uz pavasara klasikām, tad tev ir brīvlaiks, un tad tu brauc, sezonas otrā pusē kaut ko. Te, principā, kā jūs sākat no pirmiem pasaules kausiem, tā tev jābeidz tad, kad viss beidzās. Jā. Tā ir tāpēc grūti ielikt darbu, visu, ko vajag. Jā. Daudz jāliek ziemā. Starp sacensībām ar maz laika. Tāpēc, tas viss nāk kopā, ir jāplāno, lai viss notiktos. Klausies par ziemu, tā lēnām nopaļoties runājot. Vispār
izstāst cilvēkiem, daudz nezinu, kas ir tas, ko tu dari ziemā. Tā kā, labi, skaidrs, tu brauc ar ritēm, tagad tu brauc ar šoseinieku nometnē, kā mēs jau sākumā runājam, lielāko daļu laiku, tu tāpat tās pavadi uz baiku, bet izstāst tās lietas, ko tu vēl dari, ko tev patīk darīt noteikti ziemā, kas ir tas, kā mēs aizpildām tavu treniņu pīti. Ziemā nāk klāt slēpošana, kur arī tiek savākts daudz stundas, daudz kilometri. Tad sanāk uzskriet kaut kad pa reizei. Protams, ziemā zāles darbs vairāk ir. Un tāpat laikā arī kaut kādas stundas jau tajā Zviftā tiek savākts. Un tad jau tās nedēļas veidojās. Jā. Cik ir garākais treniņš mērķis, ko tu nobrauc Zviftā? Varbūt 6 stundas. Tas ļoti garš, es atceros. Ir diezgan daudz bijis, jā. Tā kā tie visi, kas, labi, ok, tā ir tā daļa, man liekas, kur, bet es gribēju teikt, tā ir daļa no tava darba, bet kas ir svarīgi un ko, es vismaz, ok, no malas skatoties, analizēt to jūtu, ka nav tā, ka tev tas nepatīk. Tas nav, restīvi, es precizēšu, 6 stundas es tev neesmu plānojis, tev es nobraucu 6 stundas. Tā nav mana iegriba, tas ir Mārtiņa vēlēšanās tajā brīdī. Jā, tu slēpo ļoti labi. Tu biji viens gads, kad tu piedalījies, tas nebija Latvijas čempionāts, vai bija Latvijas? Nē, tas bija vienkārši priekuļāplis sacensības, tā kā nekas tāds baigi lielais nebija, bet, kaut kas ir slēpots arī, jā. Jā, Mārtiņš ir ļoti labs slēpoties. Es domāju, ka, ja tā kā ļoti vajadzētu... Tikai es nevarētu teikt, ka tas ir ļoti labs tehnisks slēpotājs. Jā. Ideāli. Bet, tad, kad runa iet pa izturības slēpošanā, tad es varu ilgi un daudz pabraukt. Jā. Tas ir, slēpošana pie tam, ok, tev ir distanču slēpošana. Tev vēl viens slēpju modelis, ko tu sen neesi lietojis, bet es ceru, šodien tev nāksies kaut kur palietot. Jā, grūti ieplānot. Ski mountaineerings. Izstāstīja cilvēkiem, kas nezina, kas ir ski mountaineerings. Tie ir, tā kā es teiktu, pārgājiens ar slēpēm. Tikai grūtāks, jo, jāiet kalnā augšā. Jā, tad līdz šim man sanāca tikai Liviņo izmantot. Treniņos ski mountaineering slēpes, tā kā, sāc pie 1800 aizēja līdz kā 2800 augšā, tad slēpo lejā. Par normālu trasi noslēpojas, protams, nelien tur baigi kaut kādos tur freeridos, jo, tur jābūt pieredzēms, jāmāk, tāpēc es to īsti nemāku. Un, labs treniņš, daudz stundas var savākt arī, ir interesanti tādā ziņā. Jā, ski mountaineerings tā ir tāda, mums platumgrādos nepopulāra lieta pārsvarā visi praktizē, vai kalnu slēpes vai snowboardu, bet man liekas, mēs jau esam runājuši, man arī mans slapējais sapnis no treniņu viedokļa arī ir tās skimo slēpēm kaut kur pastaigāt. Par zāli, Mārķis, cilvēkiem parasti interesē, gribās kaut ko tādu precīzu informāciju. Ir jāsaka, zālē tu pavadi visai ievērojumu laiku. Un es to saku no tāda kopējā konteksta viedokļa. Protams, ka tās nav stundas, ko mēs zālē mēram, bet tās ir dienas vai kaut kāds kopējs ilgums, kur zāle mēs tev tajā treniņu plānā iekļaujam. Pasaki, ar ko tu tupies cilvēkiem, lai tu saprastu, cik daudz šī komponente uz baika tomēr ir vajadzīga un spēlē lomu? Tas ir kā kurā brīdī iesākt, jo es parasti neiesāku neko daudz. Nē, tā, ka tu esi tādā labā kondīcijā, es domāju. Tādas eksplozīvākas tupienas jau ir 100 sanāk tupties. Bet tas ir uz 10 plus reizēm, nevis 2-3. Jā. Bija viena bilde, es neatceros tavā, manā Instagramā kaut kur es ieliku tavu laikpresu bildi, kur tev bija. Jā, tur bija daudz. Tur bija, es neatceros, tur cilvēkiem acis kvadrātā nostājās. Bet labi, ok, laikpress ir tomēr individuāls mazliet tai pašai mašīnai. Deadlifts, ko tu cel. Un vēl maza, bet būtiska piezīme, jā. Mārtiņš gan skvato, gan deadlifto bez jostas. Josta man nav bijusi. Jā, tie, kas kaut ko no zāles saprot, tikko kā tu uzvedas jostu, tev visticamāk 10-15 kg nāks klāt
Ar to es saku vēlreiz, es noklausījos kaut kāds iepriekšējos epizodes, nedariet to jostu tie, kas no sarcēlā, ja? Piedošana, Mārtiņ. Ko tu cel, ko tu deadlifto? Deadliftā bišķi virs 100 arī iet, tāpat. Nu, īstenībā vairāk, es man liekas atceros, tur bija tad 100 daudz. Nē, nu labi, es baigi pa 120 vairāk nemaz cēlos, jo es nekad neesmu, ja godīgi, nekad neesmu mēģinājis uzcelt kaut kādu maksimumu, ko es varētu uzcelt. Jā. Uzvot to vienu reizi. Vienmēr ir bijis tos, ka jāceļ ir 6, 10 reizes, tāpēc bišķiņ zemāks svars ir, nekā varētu vienu reizi uzcelt noteikti. Šeit pa tiem treniem vienkārši mana treneri piebilda. Īstenībā, un es atceros arī, kad mēs tev sākām strādāt, tā bija viena no tādām lietām, ko es, varētu teikt, priekš sevis sapratu, ja? Mountainbikes īstenībā ir ļoti grūts no plānošanas un sagatavošanas viedokļa sports, jo tev ir vajadzīgas visas īpašības vienlaicīgi. Tev ir jābūt labam sprintam, tev ir jābūt pietiekami vieglam, lai tu varētu tikt augšā kalnos, tev ir jābūt labam slieksnim, attiecīgi labai pratjānošanās ātrumam vai laikam. Restīvi, ja, teiksim, šosejā tomēr ir tādas diezgan dezignētas lomas, okay, kad ja tu sprintēsi, tad tajās kalnos tev nav tev tikai jāizbrauc laika limitā. Tad te īstenībā tev tajā pusotrā stundā jāvar ir viss. Un tāpēc arī ir tā, ka tev ir vienlaicīgi jābūt labam svaram, un tajā pašā laikā jātupjās ar 100 kg. Kas, teiksim, ja mēs skatāmies otrādāk uz šosei, droši vien tas ir grūti, vai cilvēki parasti tomēr kaut kur specializējas vairāk. Šajā jautājumā, Mārķis, ko tu domā par tiem, kas nezina, tagad šis gads ir ļoti interesants gads, jo ir vairāki braucēji, kas tā kā, agrāk tas bija Pidkoks un Van der Pols, kas no šosejas atnāca uz baikiem. Tad tagad ir tā, ka tie braucēji, kas brauc ar baikiem, iet tā kā uz šoseju. Alens Haterlijs, kas ir bronzas medaļas ieguvējs Olimpiādē. Pasaules čempions, kas ir vispārsteidzošākais laikam fakts, par ko mēs bijām izbrīnīti. Viņš iet, mēs viņu redzējām, ka reiz kaut ratas augšā, trenējoties kopā ar Džeikalu Lulu. Viņš sāks braukt šoseju. Paulīna aizgāja pavisam prom no baika, viņa sāks braukt Jumbo Vismā arī šoseju. Un pāris dienas atpakaļ es redzēju preses relīzi, kad Laura Štigert tā bija. Jā, viņa pie SD Works. Pie SD Works brauks, jā. Kā tu, Mārcis, domā, cik daudz, un arī ņemot vērā tagad esošu situāciju, ka tu brauc kopā gan ar mūsu čaļiem, gan ar Tomu un Mārtiņu Pluto, ar pārējām komandām. Tas nav tā, ka tu nevarētu pabraukt šosei, bet ko tu vispār domā par to šī brīža tendenci, kad notiekās tas disciplīna crossovers? Mums, es domāju, tas notiktu vēl vairāk. Būtu vēl braucēji, kas brauktu šosei, ja vien laiks atļaus. Kā jau minēts, kalendārs ir tik pilns un tik grūti ir kaut ko ieplānot, tāpēc arī nav īsti iespējas neko pamēģināt, nemaz uzbraukt īsti. Protams, ja tur tā kā Štigers variantā, ja viņi var gan braukt SD Works, gan mountain bikes, tad jā, sievietēm var būt nedaudz vieglāk, ka tiem punktiem ir, ja tu esi tur top 10 braucēji, tad tu esi visos pasaules kausos tur top 10, bet džekiem jau tā vienmēr nav. Un tad tie punkti diezgan blīvi, tāpēc nav tā, ka mēs tur varētu kaut ko baigi daudz izlaist, lai nobrauktu kaut ko citu. Viņas gadījumā, viņai jau vispār šosejas backgrounds ir kaut kāds, viņa tomēr junior pasaules čempioni bija. Tāpēc, es domāju, ka arī viņi meklē kaut ko jaunu. Var jau būt tas ir arī kaut kādā ziņā dēļ līguma summām, kas un kā, jo mountainbikos viņas ļoti svārstīgas un salīdzinoši mazas pret šoseju. Tāpēc es domāju, ka būs vēl kaut kādi cilvēki, kas varētu mēģināt iet uz šoseju, jo Rekonīno arī kādreiz bija Šveices turē, pievienojās, es pat nezinu, kurā komandai tagad, bet viņš bija pasaules tūras tur sastāvā uz sacensībām.
Tad arī Koreckijs bija ar Boru kopā. Jā. Es domāju, var jau būt, ka ja nemainīsies līguma summas, neaizies uz augšu, tad būs braucēji, kas ies uz šosei braukt. Jo tomēr mountainbikes tad pabrauk un tas ir šosei varbūt iemācīties braukt un to izturību var sakrāt, bet tās pārējās īpašības, kas mums mountainbikos ir, tās šoseis riteņbraucējiem ir ļoti grūti uztrenēt. Jā, tur es pilnīgi piekrītu. Un tur, man liekas, ir arī tādi, ja tā teikt, labi slikti piemēri ar to pašu Sāganu, kurš pagājušajā gadā gribēja. Visu cieņu viņam, viņš nebija tā, ka viņš tikai uz papīra gribēja, viņš tiešām gribēja kvalificēties olimpiādē, bet viņam gāja ļoti smagi. Viņš nebija ne tuvu tur, kur droši vien viņš gribēja būt, vai iespējams ne tur, kur ļoti daudz viņa gaidīja. Tā kā, tas pats šajā sakrā, kādas ir tevas domas, reku tagad plīst. Labi, ne baumas, es cik tas oficiāli paziņots. Vanderpools grib fokusēties vairāk uz baikiem. Kā tev liekas, viņa izredzes, jo visticamāk viņš savienos to kaut kādā veidā ar šosei vai mēģinās nosēdēt uz 2 krēsliem? Jā, es domāju, ka viņš arī skatīsies, kādā trasē noteikti sacensības. Kāds pasaules čempionāts, kurā vietā ir vai olimpiādā, to neviens nezina, kāda tur būs trase, bet gan jau, ka viņam tas ir viens no mērķiem, jo cyclocrossā ir pasaules čempions, līdz šosejā ir. Vēl viena disciplīna palikusi. Noteikti, ka tas viņam ir mērķis, jo es nezinu, kurš kādreiz ir bijis visās 3 disciplīnās pasaules čempions. Vienīgais, es nezinu, bet varbūt tas ir Kadels Evans. Jo Kadels točni bija pasaules čempions baikos, man liekas. Tāpēc principā, viņš ir teikt, laikam tāds viens no... Bet cyclocrossā? Jā, cyclocrossā viņš nebrauc. Jā, taisnība. Tad tagad tas ir tas, ko viņi varētu mēģināt nomedīt. Jā, tas tiesa. Katrā ziņā man šķiet, ka šis viss tām nākušām sezonām piedos, kas viena labā lieta, protams, tad baikam paliek vairāk skatītāji, dēļ tā, ka tomēr tas viss krustojās. Tas vienkārši būs interesantāk, ja mazliet to tusiņu tur pabojās, jo agrāk bija, kas, es nezinu, vai es tās dinozaurus vienkārši atceros. Atceries, kad Absalons brauc. Tad bija jautājums. Un tad viens brīdis bija, kad Absalon nomainīja Nino, un visu laiku to bija viens dominējošs braucējs. Tagad īstenībā ir tā, ka tādi dominējoši braucēji, es teiktu, nav. Viņi mainās. Bet nav viens, kurš visu laiku uzvar. Tagad pat pastāst šito sezonu, viņi ir ļoti, ļoti mainīgi. Iepriekšējā, līdzīgi droši vien es gribētu teikt. Un es domāju, nākošajā, tas jūsu pelotons, tā kā visur ir šosejā, viņš kļūst arvien blīvāks un līdz ar to baigi viss atkarīgs no kaut kāda veiksmes, no tā brīža tur kondīcijas. Un es domāju, ka mēs nesagaidīsim to, kad būs viens dominējošs braucējs. Mārča noslēgumam tāds filozofisks jautājums. Ja agrāk SRH jautājumu tur novēlējumu latviešu tautai, ja tev būtu miljons, kuri tev būtu jāinvestē sportā, riteņbraukšanā? Kā tu viņu iztērētu? Noteikti jau Latvijā būtu jāizveido kāda komanda. Kaut vai, nezinu, kaut kas kontinentāls vismaz, lai var tikt pie kādām sacensībām braukt, lai jauniem braucējiem ir uz ko tiekties, lai būtu kaut kāds mērķis vismaz un kāda iespēja sev parādīt ārpus Latvijas. Jā. Un tas ir noteikti arī kaut kāda, nezinu, kāda klubu sistēma neliela, bet, tā grūti teikt, kur tu uzreiz to visu likt un cik daudz kurā vietā. Labi, bet es precizēšu tavu atbildi. Respektīvi, tu gribētu šosejas komandu vai tu gribētu baiku komandu uztaisīt? Labs jautājums. Vajadzētu jau noteikti abas. Jā. Tas nebūtu slikti. Baiku komandu varbūt obligāti nevajag, tāpēc, ka baigos tu tiec pie sacensībām un tur vienkārši vajadzētu
labu sistēmu kaut kādu. Kā uz viņām doties, rūpīgi izplānot, kur doties, un lai ir tā kaut kāda pakāpeniskā izaugsme uz tām vēlākām sacensībām. Tur noteikti tur aizbrauc no Latvijas, un tad startē uzreiz augstu līmeņa sacensībās, un tad neko ne īsti dabū pabraukt, ne tev rezultāts, un viss beidzies. Bet jā, kaut kādu sistēmu, kas ir pakāpenisks ceļš. Jā, tāpēc domāju, ka komandai vajadzētu būt šosejā baigos, tas tā mazāk svarīgi. Jā, tas tiesa, jā, tas ir fakts. Ok, pavisam pēdējais jautājums. Kas ir tās lietas, kurām vajadzētu būt nākošajam, nezinu, tavam pēctecim vai tavam kolēģim? Es vēlreiz aicināšu visus tos, kas mums klausās. Es saprotu, ka tas man absolūti sautīgi interesi. Mārtiņš ir viens, kurš šobrīd vāc punktus. Tas ir ļoti grūti. Es tiktu gan pie olimpiādas, gan pie pasaules čempionātos mēs vēl varētu tikt. Jā. Ir tā daudzskaitlība sportā īstenībā svarīga. Tāpēc, ja mēs pieņemam, ka mūs klausās kāds, kurš domā par profesionālas karjeras veidošanu, kādu domā, kas ir tādas svarīgākās, ne fiziskās, bet tieši raksturiezīmes, kas ir vajadzīgas, varbūt tās ne precīzi priekš tā, lai brauktu baikus, bet varbūt tās arī tieši tāpēc. Es domāju, tā noteikti neatlaidība kaut kāda savā ziņā, jo tas viss nenotiek uzreiz, un tas arī mani nāca daudz gadu gaitā. Arī es sākumā nezināju, aizbraucot uz pirmo pasaules kausu, kuras finišēšu, vai kas esmu vispār pret pārējiem pelotonā. Tāpēc, jā, kaut kādu, jā, tāda, pirmkārt neatlaidība, otrkārt ir gribas spēku milzīgi. Motivācijai jābūt noteikti. Jātrenējās daudz, tas nav nekāds noslēpums. Ar 10 stundām nedēļā nekur tālu neaizbrauks. Un, protams, arī, es nezinu, skatoties uz Latviju, tu nevari Latviju ņemt droši vien kā kaut kādu latiņu. Ja tu esi labākais Latvijā, tas nenozīmē, ka tu būsi labs arī pasaulē. Tāpēc jāstāsta nedaudz plašāk. Redzesloks, neatlaidība. Droši vien, labi, sportiskā veiksme ir jānopelna, visticamāk. Jā, tā nāks ar stundām. Tas fakts, jā. Jā, labi, Mārtiņ. Liels tev paldies par laiku. Es vēlreiz aicināšu visus tie, kuri to vēl nedara, piesakojiet Mārtiņam, kur Instagramā, jā? Jā, Instagramā. Tur var redzēt, jā, to, ko Mārtiņš ik pa brīdim dara, ko viņš atrodas. Un, jā, sūtiet viņam veiksmes vēlējumus. To ļoti vajadzēs šo sezonu būs. Es ļoti ceru, ka mums būs iespēja atspēlēties par kaut kādiem neveiksmēm un setbackiem beidzot. Un es ļoti tiešām ceru arī, ne tikai kā tavs treneris, bet īstenībā kā riteņbraukšanas līdzjutējs un tāds patiesas fans, kad būs par ko runāt un būs ko svinēt. Tā kā paldies, Mārtiņ, lai tev veiksmīgi atlikusi nometnes daļa. Mums ir viena diena nometnē. Viena diena nometnē. Mums ir jābeidz rakstīt pulkstenis tūlītās pēc 10 pēc spāņu laika. Tā kā mums jānopaļos, jālaiž Mārtiņš gulēt. Jā, gatavoties garai dienai atkal. Paldies! Čau visiem! Labi, paldies!